Man Marta Martinsona patīk, kā stand-up runā, ja, režisors. Starp citu, ar ko mēs arī strādājam, ja, tagad kopā. Un viņi taisa komēdijas, ja. Jā. Tagad būs jauns mūzikls, kas galīgi kā nebūs smieklīgs, bet tur tāpatās, tur visi tie tēli ir tādi rēcīgi, ja, jo viņi tik stulbi vienkārši kaut kādā. Martai, man liekas, vienmēr kaut ko tādu gribās ielikt. Un kā tu teici, ka Martai sanāks stand-ups, jo viņa drusku ienīst dzīvi. Tāda ir sajūta, jā. Jā, bet tur man liekas, ka tev pašam pa sevi jāmāk. Stand-uperi, tas ir brīnišķīgi, man liekas, ka sākuši skatīties nevis uz citiem un rēkt pa citiem, bet smieties pa sevi faktiski pēc būtības. Jā, tur... Vai arī, ja tu smejies par citiem, tam ir jābūt balansā, ka tu smejies par sevi. Jo, ja tu smejies tikai par citiem, visiem būs tāds plāns, kas tas ir atnācis kaut kāds arogants džeks, kurš apsmē visus tur profesijas darbus, ko katrs dara, un par sevi neko. Bet, ja tu mazliet pastāsti arī, kāpēc tu esi loks, tad visiem ir tāds, viņš drīkst par mums smieties, viņš ir loks, tā. Esiet sveicināti podkāsta Koju 3. epizodē. Esmu šeit Rudolfs Kungrāns. Es gribēju pateikt pēc pirmajām 2 epizodēm liels paldies. Ir forši, ka jūs klausaties. Jauns podkāsts, jauns kanāls, bet ir diezgan daudz klausījumu, ir daudz foršas atsauksmes. Tas dod, protams, kad iedvesmu turpināt. Un šodien atbild visiem tiem, kas man prasīja pēc pirmām 2 epizodēm, vai tad pie tevis nāks tikai aktieri? Nē. Man prasīja, vai man nāks sportisti, vai man nāks mūziķi. Šodien, laikam, atbildi ir par sportistiem, es vēl nezinu. Lai gan es saprotu, viena tēma mums būs diezgan sportiska. Pie manis ir, es dzirdēju kaut kādu Melnās cepurīšu baleriju podkāstu, kur tas nosauc par radošo darbinieku. Jā. Bet gan jau, ka vairāk pazīstams kā mūziķis, tāds publiskāks darbs. Edgars Šubrovskis, Hospitāļa iela, Manta, Gaujards, arī Gaujards, vai ne? Tagad grupa Jūk, ceļojušies festivāls vadātājs ir atgriezies. Viss kaut ko dara un raksta, nodarbojas ar reklāmu arī, kaut kādā. Raksta reklāmas, scenārijus, visādiem raidījumiem un šim tam pat filmām. Viss kaut kas. Rakstu, jā. Pirms mēs pieslēgsimies tavām 5 tēmām, vienīgais jautājums no manas puses nesaistīt ar šīm tēmām. Podkāsts saucās Kojas, to es jau stāstīju, kāpēc, bet vai tu esi dzīvojis Kojās, vai arī tu esi pavadījis varbūt tās kādreiz kādus garākus vakarus Kojās? Tev ir tāda koju virtuves pieredze? Es klausījos tavu raidījumu ar Igoru, un es dzirdēju to tavu sāpi balsī, ka tu nekad neesi dzīvojis Kojās. Tu tikai tajā Valmierā. Jā, un es biju rīdzinieks, un es nevarēju tikt Kojās. Man bija jādzīvo vai pie senčiem, vai jāīrē savs dzīvoklis, ko es, protams, nevarēju, jo es, Jo tu nodarbojies ar radošām lietām. Es nodarbojos ar vēl daudz ko citu, kas stipri traucē naudas ieguvēju. Bet, es esmu Kojās pavadījis zinām laiku, tā sauktā Baltā kaza bija kultūras skolas tolaik Kojas, kur gāja diezgan lustīgi, un tad vēl ir pat tāds... No senās tur underground scēnas ir pat tāds ieraksts koncerts Buļļu Kojās, jā. Un, protams, ir būts, es zinu, ka kādreiz es biju kaut kur teikā, un mēs bijām aizbraukuši ar draugiem uz tām kojām, un tur bija tāds dīdzis, un viņam bija uznākuši kaut kādu tur mellē saistībā ar meiteni, un es zinu, ka es biju kaut kādā istabiņā tērzē kaut kādu meiteni, un tikmēr dīdzi esot vilkuši prom policijas darbinieki, kamēr viņš mēģināja vēl kā izspert kādu stiklārā, bet, tā kā... Jā. Ir koju pieredze. Ir. Es vienmēr raidījumu tātad podkāstu sākumā norunāju visas 5 tēmas, kuras tu man esi atsūtījis. Tātad tēmas, ko ir iesūtījis man Edgars Šubrovskis, šodien ir humors visādās izpausmēs, kultūra dažādās vietās, velobraukšana, grāmata ar nosaukumu Bez vidutāja, kas mums šodien ir arī uz galda. Ar to mēs noteikti nesāksim. Un tāda ļoti sadzīviskā tēma - ēst gatavošana. Mēs parasti ar tādām vissadzīviskākajām tēmām nobeidzam, lai, man liekas, tā vieglāk, bet tad es parasti, es salieku kaut kādu tādu randomu secību šīm tēmām, un, lai man liekas vieglāk tā saruna, tad tēma, kurā es varētu justies visārtāk, mēs varētu sākt ar to, kuras arī pirmo nolasīju - humors visādās izpausmēs. Sākam ar to? Aiziet. Pirmkārt, tu esi liels humora, kultūras izklaides vai kā patērētājs?
Es zinu, ka cilvēki ir dažādi. Ir tādi, kuriem nepatīk, piemēram, ka lietas skata caur humoru prizmu. Viņiem liekas, ka tā ir kaut kāda tāda piezemināšana, ja? Kaut kāda lieta, ka nevajag tur par visu ķiķināt, ka vajag tomēr ir lietas, kuras ir nopietnas, un par tām vajag runāt nopietni. Kaut kādā mērā es, protams, piekrītu. Bet es ļoti bieži redzu, mana dzīvē caur humoru, man palīdz paskatīties uz kaut kādām bezcerīgām situācijām vai uz kaut kādām situācijām, kad man pašam varbūt tur sirds lūst, un es vispār bieži lietoju tādu, es to saucu sev pa filmu filtru. Ka es skatos uz kaut kādiem notikumiem vai cilvēkiem, un es iedomājos, kā tas izskatītos filmā. Šis arī ir, jā, un bieži vien ir tā, ka kaut kāds galīgs frīks, ja tur tev trāpās priekšā, un tad tu iedomājies, kā izskatītos filmā. Filmā mēs taču redzētu, cik viņam ir laba dvēsele. Jā, kaut ko ir. Bet es atkal skatos citādāk. Es nonāku kaut kādās situācijās, un es dažreiz domāju, kas būtu šitam režisors, kurš. Un tad man tāds, vienreiz atceros, es sēdēju, kādreiz bija tāda kultūra vieta, Hāgenskalna komūna, kur vairs neeksistē. Un tur bieži mēdz būt ļoti saudabīgi vakari, jo tā bija tur tam Dāvim Staltam, tagad, starp citu, pašvaldību vēlēšanu kandidātam. Viņš jau ir deputāts. Viņš ir deputāts. Viņš tika no konservatīviem, bet tagad viņam ir vēl stiprāks uzdevums. Viņam jātiek no vienotības. Jaunās vienotības, jā. Viņš bija tāds cilvēks, kurš tur, ja tur bija kaut vai 2 klienti, viņš vienalga pirmdien, otrdien strādāja līdz rītgaismai kaut vai. Viņš tur bija ļoti entuziastisks. Man es atceros, kāds 2 reizes bija, jo tur mēdz iet kaut kāda arī Āgenskalna bomži vai mazliet tādi nojūgušies cilvēki. Un viņš arī viņus tur apkalpoja, viņam patīk šos cilvēkus savest kopā. Tad vienreiz sēdēja, un kad es nonācu pie tā, ka šitā jau ir Davida Linča filma, tad es sapratu, ka man ir jādodas projām, kad tas ir pa daudz. Bet, lūk, un tad es reizēm arī uz sevi paskatos, kā tas būtu filmā, ja, un man liekas, ka rēcīgi, kaut kāds pilnīgs dunduks, ja tur kaut ko ņemās, pa kaut ko pārdzīvot, tas taču izstās smieklīgi no malas. Pārsvarā, jā. Tā kā tas ir tāds viens aspekts, un man skatoties arī, es patērēju dažādu veidu, es domāju, humoru, gan grāmatās, gan filmās, gan arī sitkomos, un piemēram, tie amerikāņu sitkomi, kas ir visādi, tur viņi bieži vien runā par attiecībām. Par attiecībām ar vecākiem, par attiecībām ar saviem otrām pusēm, ja, un tādas arī bieži vien cilā diezgan smagas tēmas, un viņi to dara arī caur šādu te humoru, ja. Un es nezinu, vai tā ir tāda tieši ietekme vai ne, bet es to redzu kā ļoti tādu foršu lietu, jo es redzu, ka arī mani draugi, tādi varbūt gados jaunāki cilvēki, paziņas, viņi satiekās kādreiz pa kaut ko aprunāties, un tēmas, piemēram, attiecības ar māti, ja, kas ir kaut kas šaušlīgs, kas kādreiz tev vajadzēja polšu izdzert, lai pa ko tādu runāt. Ja. Un viņi tajā pašā tādā kaut kādā tajā filmu vieglumā, kaut kā caur to humoru, tās visas smagās lietas, ja, vai tur to mātes kaut kādus tur tos rājienus un nepiepildītās cerības un zāģēšanu vai mātes kaut kādas apšaubāmās dzīves izvēles vai kaut kāda tam līdzīgas lietas, ka viņi caur to humoru ir sākuši pasniegt un man liekas, ka tas baigi forši. Nē, tas ir, starp citu, ir tāds aktieris Ryans Reynolds, liels aktieris, un viņam, man liekas, pat viņa Wikipēdijāts ir pierakstīts, ka viņam nomira tēvs kaut kad, un ka viņš šo traģēdiju savu dzīves par tēvu, viņš tikai caur humoru, viņš par viņu šobrīd runā tikai caur humoru, gan pasmējoties par to nāvi, gan kāds viņš jau bija, ka viņš bija slims, blā, 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 un tā tiešām ir, jo Ryans Reynolds bija podkāstā ir Conanam O'Brienam, tam late night show kādreiz vadītājiem ir savs podkāsts I Need a Friend, un tur bija Ryans Reynolds, un kā gāja runāties par viņa tēvu, aizgāja sarunu. Tad Ryans Reynolds viņš nevarēja nopietni parunāt, viņš kaut ko sāk stāstīt tādu emocionālu, un tad ir kaut kāds melnais joks, bet jā, tagad jau viņš ir miris visu laiku uz aizgājušiem melniem jokiem par to, ka tas tēvs ir miris, un tas ir kaut kāds tāds viņa veids, kā viņš ir izvēlējies ar šo savu dzīves daļu tikt galā visu laiku, un tā, jo arī laikam tam tēvam patīk humors, un tad viņš izdomā, ka tas ir tāds vislabākais, kā pieminēt savu tēvu. Tā,
Katram, man liekas, tāds savs. Nu jā, tur, protams, var diskutēt par to, vai ne, kad, kurā brīdī tiešām, vai ne, tur kaut ko tikai ha, bet, jā, un man ar ansamblu Manta bija tāda dziesma, mums jāsmējas kopā, un es vēl atceros, ja, un tas man bija viena diena tāda vienkārši, kā tā dziesma radās, ja, ka man tāds ir tas izteiciens, pasaka, kas ir tavu draugu, un es pateikšu, kas esi tu, un man pēc kaut kādas sarunas arī vai bārā vai kur ienāca prātā tas, ka, pasaka, par ko tu smejies. Tad var pateikt. Un es pateikšu, kas tu esi. Ja, tā ir, vai ne? Jā, bet ko es gribēju teikt, tu teici par to filmu filtru vēl, un man liekas, ka beigās viss smieklīgākās dzīves kaut kā sanāk tiem cilvēkiem, kuri sevi uztver kuri laiž tādas ļoti nopietnas filmas filtru un visās savās rīcībās viņuprāt, viņi ir tur tā kā tas galvenais tēls un vispārējais, un tā kā tur, man liekas, sanāk viss smieklīgāk. Dažreiz no malas skatīties par kaut kādiem sīkumiem un tik ļoti nopietni. Man laikam tiešām dzīvē vissmieklīgākie cilvēki liekas tie, kas pārāk nopietni visu ņem, kas ir saistīts ar viņiem un laiž cauri, un tas rada, man liekas, ļoti komiskas situācijas. Tas varbūt traģikomēdijas pat reizēm, jā, tāds, ka viņš saprot, ka viņš nepasmaidīs nekad, jā, un viņš aizcepsies līdz galam, ja būs iespēja. Jā. Bet varbūt viņiem ir, sava lieta, jā, viņš tur. Ko tu saki par komēdiju? Tu esi ap teātra apmeklētājs? Es eju, jā, es apmeklēju teātri, es neliekšos, ka es eju salīdzinoši reti. Es tagad domāju, kad ir bijusi pēdējā komēdija tieši, ko es esmu redzējis. Ko es te runāju? Tikko es biju uz Sapnu vasaras naktī. Tā bija komēdija. Jā, tā bija neapšaubām komēdija, jā, un pareizi. Tā bija komēdija noteikti, un par viņu bija arī kaut kādi pirms tam tādas, tur skandāliņš pacelts, kādam nebija patikusi. Kādam skaļākam vārdam, kā tur. Vai siena ar pliko pakaļ vai kas, un. Kad ir Hamlets piesmiets, Hamlets. Šekspīrs ir piesmiets, arī tāda bija teksta par šo. Jā, bet es skatījos, un man savukārt, cik ir lasīts par to Šekspīra laiku, vai ne, ka, tomēr uz to Globu teātra cilvēku gāja ar ceptām vistām, jā, paņēma uzkodiņu līdzi, un es domāju, ka režisoriskie risinājumi toreiz nebija ne par matu kaut kādi rātnāki. Es domāju, tur cilvēki varēja izpausties diezgan varbūt tas šerpi, bija tieši notverts īstais es tieši par to domāju, jā. Nē, ko es varu pateikt? Tas apmeklējums man ir iespiedies atmiņā ar to arī, ka mēs gājām ar sievu, ar Sniedzi. Un mēs izmantojām Dailes teātra piedāvāto iespēju pasūtīt starpbrīžu dzērienus internetā. Šis ir ļoti, tagad tā ir, jā. Jā, tu ej visu, un tev nav vairs tā garā rinda pie tām kūkām, jā, bet tu pie skapīši, ievad kodiņu dzin, un mēs malkojam savus dzērienus un varam nestāvēt rindā. Jā, bet kas, man liekas, atņem kaut ko tam teātrim? Nē, bet ko es gribēju teikt par teātru un humoru? Kad tu atsūtīji šo tēmu, es domāju par dažādiem izpausmes veidiem, līdz ar to par dažādiem mākslas izklaides veidiem. Un tad, režisori, teātra cilvēki diezgan bieži mēdz nievājoši izteikties par kaut kādu humoru darboņiem, un kurā brīdī līdz brīdim, kad viņiem ir jātaisa komēdija, tad sākās visās intervijās. Komēdija īstenībā ir grūtākais žanrs pasaulē. Tagad pašiem ir jātaisa, tad diezgan bieži nonāk pie šī secinājuma. Tu piekristam, kad visādos, filmas, vienalga kas, kad smieklis ir grūtāk kā asaras dabūt? Pēc savas pieredzes es laikam īsti... Man ir interesanti, jā, jo es nezinu, man laikam nav sanācis dabūt kaut kādā savā izpausmē, izņemot varbūt virtuves sarunas, to, ka cilvēks smejas histēriski. Savulaik es rakstīju, piemēram, Zelta zivtiņas, to seriālu bija, ka tur dzīvoklis, kur bija tie jaunieši, kur dzīvoja kopā, tas bija tāds mans reklāmisti tāds pirmais lielais panākums, var teikt, un tā. Tur vajadzēja tādus joks, bet tie joki, viņi bija tādi,
pa kuriem tu pasmaidi. Sitcom. Viņi bija tādi sitcom, joki, un viņi nebija tādi, kur tu aprēcies tur līks. Jā. Un attiecīgi mūzikā vai kaut kādā tajā manā tur rakstītāja scenārijas darbā tur arī nav bijusi tāda īsta nepieciešamība, tā, ka tu nogāzi to cilvēku no krēsla. Es drīzāk varbūt skatos kaut kādā brīdī, es paskatos tur to grābekli, ka viņš iznāk, tur, un es biju iepriecināts, ka tā stand-up humora kvalitāte arī ir tā, ka pacēlusies, ka viņi ir. Tas ir cerams, ka es gribētu teikt, tas tikai loģiski. Jo es atceros tie kaut kādi agrīnie mēģinājumi, tur man likās, ka, come on, Jack, nav labi pārspiest ārzemju joks, tāds, un tā. Bet tagad ir, un cilvēki ir sākuši iet to, es atceros, tu teici, es teicu vienreiz, ka man Marta Martinsona patīk, kā stand-up runāja, režisors. Starp citu, ar ko mēs arī strādājam, tagad kopā. Un viņi taisa komēdijas. Jā. Un mēs viņu sadarbojamies. Arī tikko vecāks sapulcējs rakstīja mūziku. Pirms tam tur Tizlens bija. Un tagad būs jauns mūzikls, kas galīgi kā nebūs smieklīgs, bet tur tāpatās. Tur visi tie tēli ir tādi rēcīgi, jo viņi tik stulbi vienkārši kaut kādā. Martai, man liekas, vienmēr kaut ko tādu gribās ielikt. Un kā tu teici, ka Martai sanāks stand-ups, jo viņa drusku ienīst dzīvi. Tāda ir sajūta, jā. Jā, bet tur man liekas, ka tev pašam pa sevi jāmāk. Stand-uperi, tas ir brīnišķīgi. Man liekas, ka sākuši skatīties nevis uz citiem un reikt pa citiem, bet smieties pa sevi faktiski pēc būtības. Jā, tur, vai arī, ja tu smejies par citiem, tam ir jābūt balansā, ka tu smejies par sevi. Jo, ja tu smejies tikai par citiem, tad tu tai zālē liksies tāds, ja tu smejies tikai par citiem un par sevi vispār, visiem būs tāds plāns, kas tas ir atnācis kaut kāds arogants džeks, kurš apsmē visus tur profesijas darbus, ko katrs dara, un par sevi neko, bet ja tu mazliet pastāsti arī, kāpēc tu esi lohs, tad visiem ir tāds, viņš drīkst par mums smieties, viņš ir lohs, tā. Kaut kas uz to pusi. Latvijas mūzikā kas ir Latvijas mūzikas humora? Es vienkārši tā domāju, mēs varētu atcerēties, Reigani kādreiz bija kaut kāds tāds humors mūzikā. Es saprotu, grupa Singapūras satīns iestartēja, man liekas, kā kaut kāda komēdija rap grupa, bet tas Fredis. Fredis. UFO Fredis. UFO Fredis, laikam, jā. Tie, man liekas, ir tādi. Miks Frišvelds, dziesminieks, ik pa brīdim viņš izšauja kādu hitu, tomēr country radies Smiltenē, man liekas, ir spožs piemērs. Tas ir viņa? Jā, tu nezināji, jā. Pagaid, to dzied apveceļš, bet to sarakstīja... To jau sen pirms viņa pirms apveceļa spēlēja tāda grupa bija paši pēdējie romantiķi, bet tā ir Frišvelda dziesma. Tas ir... Viņam ir, viņš ir šausmīgi ražīgs, jā. Viņš var maukt. Jā, viņš ir no tiem, kurš iet un var iet pa ielu un nodziedāt māju, jā, tur, viņš tajā gadā, kad es noskrēju pilno maratonu, man sanāca 2 reizes, un tas bija, tad rēķintās kaut kāds 4 stundu atšķirība. Viņš bija maratonā ar tie uzmundrinātāji, un tad vienā no tiem punktiem bija Frišvelds, kurš vienkārši ar to savu ģitāriņu visu kaut kāds tur, tur skrējēja, botas, sejas izteiksmē, visu vienkārši non-stopā, jo, es jau dzirdu kaut kāds tur 400 metrus pirms viņu un 400 metrus pēc, un tur zero apstājās, un par visiem, ko skrēja garām, ieraudzīja krāsaināks bots, viņš tur nomauca 4 rindīt pa tām botām, ieraudzīja kaut kādu ar bišķi sagurušāku seju, un tur apdziedāja medicīnisko palīdzību, kam jābrauc. Tā. Viņš var non-stopā maukt, man liekas. Tas bija. Labi, tad ir no šitā te gala. Teiksim, man liekas, tas pats Juris Simonovičs, lai cik sūrs būtu viņa tās tēmas, bet man arī liekas, ka viņš visu laiku smīkņā. Ja? Un reizums viņš to dara tā salīdzinoši atklāti, reizums viņš to dara tā pavisam aizklāti. Bet... it kā teorētiski hip-hops varētu būt labs izpausmes laukums, bet tur man ir grūti hip-hop. Man ir grūti tieši tā kaut kāda iemesla dēļ, ka tur ir tās obligātās sastāvdaļas, kā tas
nezinu, ko mēs ar draugiem saucam par aereprezenti, ja, kur viņiem ir jāpastāst, kas viņš ir, kas ir viņa draugi, kas ir viņa krustmāmiņa un kā visi citi viņu heito, un kā viņa rīmes labāks pa citu rīmēm un kā citi no viņas zog. Un faktiski, un tad jau albums ir beidzies, un tad tajā brīdī, kad viņš saka, kā viņš tūlītās tev visu atklās patiesību, un es gaidu tās 45 minūtes, kur ir tā patiesība, kad viņi nāks, bet viņi tā arī neatnāk. Bet to viņi nespēja izstāstīt bieži vien. Tas nāk man albumā. bet man laikam mīļākais hip-hop humora moments bija, kad Eda vārdiem viņam bija kaut kāds, šis te kolabs, kaut kāds sadziedāšanās, sarepošanās ar citiem kaut kādā dziesmā, es neatceros viņas nosaukumu, bet viņi dziedāja par to, kā viņi, viņi repoja par to, ka viņi kļūst vecāki, un Eda vārdiem bija, ka tad, kad es lasu īziņu, izstāstu, ka es taisu selfiju. Tas man likās, tas ir tik ļoti par mani, ja, Man Edvardam patīk, ka viņš ir arī daļa no grupas Singapūras Satīns, un viņam ir ļoti jauka dziesma ar vienu no Satīna Jānu Krīvēnu kopā, kas saucās Čoms kā tu, kur viņi vienkārši tik ļoti sirsnīgi, tā 2-30 gadnieki dzied, kā viņi vienkārši ir čoms kā tu, kad es gribu ar tevi uz molu nopirkt saldējumu Polu, baby, iekāpt tur mašīnā, un tad tāda čoma mīlestība tādā ļoti romantiskā veidā pagriez, kas arī ir, man liekas, ļoti skaisti. Man uzreiz nāk prātā, vienīgais, kas man te nāk prātā, ir tas Right Said Fred gabals, tas Yo, my mate. We'll stand by. Jā. Tad kaut kas uz ļoti to būs, jā. Okay. Tam jāpiekrīt, es nebiju iedomājies. Bet, ko es gribēju vēl par humoru? Tu pieminēji pirms tam sitkomus, tu pieminēji filmas. Kas tev būtu? Tur gan nav tad jāiet tikai Latvijā, jo Latvijā pēc tam sitkomi nav daudz. Tagad kaut ko mēģina sitcoms, mēģina mockumentaries, bet ja tāds Edgars Šibrovskis ieteiktu kaut kādu vienu seriālu uz humora nots un ieteiktu kādu filmu, kas ir uz humoru, kas ir tas, ko klausītājiem no Edgara Šibrovska vajadzētu? Nē, ir ļoti daudz un dažādi. Ja? Es ļoti ceru, piemēram, ka atgriezīsies Little Britain. Ja? Par to runā šobrīd. Kad varētu atgriezties? Kā varētu paņemt nost to banu, un es pat nezinu, vai es tur baigi ieteikt vēl to kaut kādu humoru filmu. Es nezinu, es arī skatījos ar humoru, bija arī Good Place, teiksim, nostījos filmu par ētiku, un šajā, tāpat arī man interesē arī tā tēma, kas notiks ar humoru, jo man ir kaut kāda tā, es esmu ļoti pret tādu viņa cenzēšanu, ar domu, ka tik tas kādu neaizskar, ja? Respektīvi, bet tad, kad es skatījos Little Britain, man bija sajūta, ka viņi izsmēja cilvēku vājības trūkums un tam līdzīgs lietas, ka viņi neizsmēja cilvēku statusu, tautību vai ko tam līdzīgi, ja? Un ka tas nav pārprasts. Un man tā humora robeža laikam ir tāda, ka smējas par cilvēku nelaimēm, un to dara nevis pats cilvēks, kuram tā nelaime notikusi, bet kāds cits. Jā, kad cilvēks, kuram ir notikusi nelaime, par to smējas, tas ir tā ir viņa darīšana, vai ne? Viņš tad zina, vai viņš to var vai ne, bet teiksim, tur tie Rikī Žervēja joki par mirušajiem bērniem, tas man likās, tas ir kaut kas tāds, ko es tā kā, skolās mēs viens otram stāstījām, lai parādītu, cik mēs esam ciniski un kruti, ja, bet tas ir skolā, ja, un tur laikam, tas man atkal vairāk tā mazāk patīk. Bet tāpat laikā, jā, es ļoti ceru, ka atgriezīsies Little Britain, es ārkārtīgi izbaudīšu šo te šovu. Rikijam Džerējam arī tomēr ļoti daudz, kas ir gaumīgi. Viņš neapšaubām. Es kā cilvēks, kas man ir, kur es humoru dažādās izpausmēs, es vienkārši tādu vakardienas gadījumu pastāstīšu. Es saskaros ar humoru, arī, man liekas, kur tu, piemēram, nesaskaries, kur daudz neskarās, jo es kā komiķis ir bieži vien kaut kādi cilvēki, kaut kādās sociālajās situācijās, ne tas, ka viņi, man grib, lai es izstāstu joku, bet grib izstāstīt man joku. Bet vakar man izstāstīja, bija tāda ļoti jauka dāma, es biju paņemt kafiju Rocket Bean tajā kafejnīcā, un es pasūtu to kafiju, un tad ir šitā barista, un viņa man prasa anekdoti, un tad es domāju, ka viņa grib, lai es izstāstu anekdoti, un es tāds, nē, un tad viņa pasaka, bet šitā ir ļoti smieklīgi, un es tāds, tu gribi man izstāstīt anekdoti?
viņi saka, jā, es saku, labi, izstāsti. Un viņi man prasīja, kā, un tur man aiz muguras rindā stāvēja citi cilvēki, tad šī man komunikācija ir barista. Viņi man prasīja, kā sauc cilvēku bez rokām un kājām. Vai tu zini, kā sauc? Bīstams jautājums, Rudolf. Rumpītis. Šopiemēram, un šis ir arī tas, kur es šādi saskaros ar, ka man vienkārši barista 9 no rīta, vai kaut kādos 9:30 izdomāju, vienkārši gaidot kafiju, izstāstīt šo. Bet tas ir ļoti jauki, manuprāt. Dažreiz ir, protams, pārspīlēt, bet šis man patika. Šī lieta man patika. Es vēl izgāju ārā no kafijas, man bija tāds, es biju tāds smēķis. Tas uzreiz to mūsu pirmo atjaunotās Latvijas prezidentu, jā? Gunti. Jā. Kas viņam? Tas bija viņa uzvārds, pirms viņš pieņēma Rumpītis? Ulmanis, jā. Nopietni, jā. Ok, varbūt tas bija. Ja, es šaubos, vai barista bija tik dziļi izdomājis, bet tas viņam bija. Tas būtu fanzis, jā. Bet kā tev liekas, ka tagad Latvijas, tu sako līdzi, es redzu tātad Marta cenšas darīt, nevis cenšas darīt, bet dara komēdijas Latvijas. Bet kā tev vispār liekas Latvijas kultūra telpā, mūzika, stand-ups, tas pats teātris, filmas, kad liekas ir pietiekami daudz humors vai vajag vēl, vai tu jūti, ka ir ko patērēt no latviešiem? Es domāju, ka vajag vēl. Es domāju, ka vajag vērties vaļā. Faktiski man liekas, tas rādītājs ir tas, ka tajā brīdī, kad uz ekrāna tie joki būs tikpat labi, kā sēžot draugiem virtuvē, tad būs, tad varēs teikt, mēs tur esam. Jo, tas ir, man liekas, vispār pa visu to kino valodu, pa scenārijiem, kur ilgus gadus mēs esam sūdzējušies, ja, ka it kā normāli cilvēki rakstītāji uzraksta to scenāriju, iedot tiem aktieriem, viņi uziet uz skatuves, bet uz laukumu, ja, un viss, un pilnīgi visiem ir skaidrs, ka tas ir kaut kas totāli izdomāts, un tā neviens nerunā, un tā neviens nejoko, un nekas tur nav smieklīgi. Ja, un smieklīgākais ir tad, kad Baiba Broka apvēmjās no tā, ka Gundars Aboliņš ēd ceptus gliemežus. Ja, tas ir ūdensbumba resnēm runas. Jā. Ir, protams, brīnišķīgi joki komēdijās un tam līdzīgi, bet es domāju, ka mums ir vēl kur vērties vaļā un augt un atmest kaut kādu to. Kā lai to nezinu, tad tagad es rakstīšu kino to momentu, varbūt kaut ko tādu. Un arī visiem vajag atmest, kas Latvijas teātrī. Stand-upāts ir mazāk, jo mēs kaut kā tomēr esam tur izskolojušies, daudz skatoties, kāds ir. Bet arī, kas vēl joprojām ir palicis kaut kādos kino brīžos un arī teātrī, kad dažreiz, kad tuvojās tas joks, tu redz, kā pilnīgi visi aktieri izmainās un kaut kā uzbūvē to situāciju, kad tagad būs joks. To nevajag, tam ir jānotiek, tā kā flowā. Viņš ir vislabāk, ja tas ir tā pat strauma, jā. Kur tur savilkās tavu vienu darbu. Mēs zinām, kad Abrams tūlītās. Tur, šis man bija, es tieši vienkārši, lai mēs neesam pārāk ilgi šajā tēmā, šis man bija pēdējais par humoru. Skroderdienas Silmačos ir laikam ģeniālākais humora darbs, jo, nezinu, šis viens rogas iesudējums, kas tagad ir no 10. gada, man ir radinieki, kas tur iet vai paziņas jau 5. Reizi 2 gados iet, un vēl joprojām viņi gaida to krāsnes ainu izšau, un viņi smējās, un zāle smējās, un tur tu gribi, ko negribi teikt, tas laikam ir ģeniālākais humora darbs Latvijā. Tā ir tradīcija, tā ir tradīcija. Tas tāpatās, kad vienalga, cik pieauguši cilvēki būtu, ja ir kaut kāds pasākums, kur kāds nejauši piespiežās pie gaismas slēdz, tad kāds teiks, un tad vienalga, cik tev 30, 40. Vai dzimšanas dienā kāds būs tas, kas nodziedās to mīlējoties. Man sanāk šādi vadīt kāzas, un es arī zinu, es jau kāzās aizbraucot, dažreiz tu kaut kā, kamēr gāju to jauno pāri, es redzu, kaut kāds tos cilvēks nāk novērot, es jau zinu, šitais te būs tas, kurš krietni pa daudz un nevietā bļaus rūkts. Šitais, tu vari jau tos cilvēks, un tas, ka čalis, kurš bļauj to rūkts, viņš čista būs vienmēr. Bet es tagad pēdējā laikā saku, es amatus nedalu, un īstenībā amats nav vēgdarīgs. Viņi paši sadalās pēc dzērieniem. Skaidrs, kad kur būs čalis, kurš bļaus rūkts. Un vienmēr, kad es to pasaku, tad man jaunais pāris, tas būs Aigars. Rādi, un viņi parasti parāda uz to čali. Un visi par to pasmējās.
Bet pēc otrā dzēriena Aigars tāpatās bļaus. Viņam ir iedots. Viņš būs priecīgs. Viņš būs ļoti priecīgs. Labi, noslēdzam humoru. Ko es gribu teikt, patērēt humoru, ejam, vajag arī gan dzīvē humoru, gan arī, atbalstiet Latvijas stand-ups, ejiet uz teātriem, komēdijām, un viss jau paliek foršāk. Tagad tā otro tēmu, es tad iešu to, kur es zinu vismazāk. Tātad šī ir otrā reize, ka kāds viesis atnes par kaut kādu grāmatu. Par grāmatu. Iepriekšējā reizē, kad bija grāmata, tas bija Igors Šelgovskis un grāmata Karamāzovi. Tur man bija tāda bišķīt labāka situācija, jo es fragmentāli darba dēļ biju lasījis, es biju redzējis tās teātra izrādes un arī pats kaut ko palasījis. Un par brāļiem Karamāzoviem ir šausmīgi daudz video internetā. Kāpēc tā ir the best book ever written? Tur ir ļoti daudz ko skatīties. Bet to es izvēlējos tātad grāmatā, es aizmirsu, autors ir... Joyce Skerijs sauc, Bez vidutāja. Bez vidutāja ir grāmatas nosaukums. Es viņu nebiju lasījis, es atradu 2 video YouTube par šo grāmatu. Es viņus noskatījos, kur ir tāds viegls sižeta rīkaps, un tad atradu, ka YouTube ir arī filma, kur es vakar un šodien kaut kādu pusi esmu noskatījies, apmēram es saprotu, par ko ir šajā. Bet varbūt tu vari izstāstīt tādu ātru šo grāmatas rīkapu un kāpēc tu esi izvēlējies šo grāmatu kā vienu no 5 tavām tēmām. Ok. Tā tad grāmata ir par... tas ir daļa no triloģijas, bet es esmu lasījis tikai šo grāmatu. Šī pirmā? Nav nejausmas. Jo viņi sākās tā jokaini, ka tā varētu arī nebūt pirmā. Nē. Viņi ir viens un tas pats stāsts, tikai tā triloģija ir no 3 dažādu personāžu skatu punktu. Okay. Jā, šī ir. Un man šo grāmatu, kad man bija gadi 14, man uzdāvināja viena laba draudzene, kurai bija daudz vairāk gadu, viņai bija 18. Vecs cilvēks. Pieredzes bagāts un tam līdzīgi. Un viņi iedeva man šo grāmatu, un šī grāmata nekavējoties kļuva par tādu man ļoti mīļu grāmatu. Un ar laiku viņi kļuva par mani tādu arī, tā kā jūs runājat ar Igoru, ka brāļi Karamāzovi, tur ir viss iekšā. Man šeit ir viss. Okay. Man šeit ir viss iekšā, jā, faktiski jebkurai dzīves situācijai jau var pašķirstīt to grāmatu un teikt, rekur par šo viss ir izstāstīts jau, jā. Jo grāmatas sižets pats par sevi ir salīdzinoši, tāds, es nezinu, vecs, ap 70, jā, mākslinieks, kurš savulaik ir bijis komerciāli veiksmīgs mākslinieks un gleznojis, pieprasīts gleznas, labi tirgojušās un tā. Un viņš vienā brīdī ir sapratis, ka viņi vēl darīt kaut kādas citas lietas. Viņš ir aizrāvies ar Williamu Blake dzeju. Starp citu, tā kā filmā Mironis arī, ja, tur Blake dzeju šur, tas ir ārkārtīgi ietekmīgs kaut kas. Un caur šo grāmatu es viņu atklāju, tur Belševicas tulkojumā Blake dzeju. Un viņš dzīvo 20. gadsimta kaut kādā... Pēc otrā pasaules kara. Pirms Hitlers vēl tikai nāk pie varas. Okay. Pēc pirmā pasaules kara, pirms otrā, respektīvi tajā posmā. Un viņš tur dzīvojās pa Londonu un mēģina gleznot uz kaut kādām sienām tos savus darbus, ja, tādā fresku tehnikā. Mēģina kaut kā izdzīvot un tikt pie naudas un... kaut kā savilk galus kopā, nakšņo patversmēs, iepazīstina faktiski ar tā laika tādas nabadzīgās Londonas kaut kādu šo te sociālo un tādu garīgo dzīvi, jo viņš nedzīvo starp pilnīgiem, tad tur nav tā, ka tie cilvēki, kas tur dzīvot, būtu kaut kādi, tādi truli fabriku, vienkārši kaut kāda āmurdauzītāja, ja tur ir cilvēki, kuri interesējas par filozofiju, kur interesējas par mākslu, kur sanāk kopā un spriež par tādām lietām savos vai nelētajos krodziņos un tam līdzīgi. Bet, protams, tas veids, tur ir ārkārtīgi daudz tipāžu, tur ir ārkārtīgi daudz tēmu šai grāmatā, un viņas ir ļoti garšīgi un sulīgi aprakstītas. Un cik es paskatījos filmu, tur ir vismaz pēc filmas arī diezgan daudz humora. Jā. Tas tur ir arī, jā. Humors tur netrūkst, jā. Un es reizēm šo grāmatu, kad man ir koncerti, kur es spēlēju viens ar akustisko ģitāru, es reizēm arī paņemu to grāmatu līdzi, pašķirst un palasu vienkārši no šīs grāmatas. Es arī šeit atzīmēju šo un to. Man, piemēram, es, ja drīkst, es nolasīju fragmenti, jā, kur, faktiski, ko varētu ņemt vērā, izvēloties, izdarot kaut kādas izvēles,
par labu tādiem komerciāli attaisnotiem vai tomēr tādiem pie sirds tuviem risinājumiem. Jā, tur bija runa par to, ka jāizdod varbūt šī Gallija Džimsona, tāds ir galvenā varoņa vārds, jā. Dzīves un darba apraksts, jā, viņam ir uzkūlēs viens mākslas zinātnieks, kas ir pilnīgs plukat, jā, bet viņam ir potenciālie mecenāti, jā. Viņš tur ir ticis pie bagātiem cilvēkiem, jā, kur ciena mākslu, un Gallijs Džimsons viņam saka, ka es gribēšu reprodukcijas, grāmatā, jā, tātad bildes, jā. Profesors novērtēja mirkļu nozīmīgumu, pareizāk sakot, viņš to novērtēja tādā mērā, kādā vispār bija spējīgs vērtēt. Viņš enerģiski noteica, katrā ziņā. Krāsainas, es piebildu. Tieši tā esmu iecerējis, apstiprināja profesors, bet viņa kreisā acis atkal sāka maldīties apkārt, it kā viss runātais būtu pēdīgās blēņas ar papīra apmalēm, es turpināju. Papīra apmalēm profesors pārjautāja, un man likās, ka viņa biksēm notrūkst poga. Kā tortēm, es paskaidroju, un šķiņķim. Augstākā labuma. Ja jau vispār pie tāda darba ķeramies, tas jānodara gods godam. Mēs nedrīkstam pieļaut kļūdas. Es pazīstu vienu puisi, viņš ir mans draugs un mēdz zīmēt meitenes žurnālu vākiem. Visas smalkākās meitenes. 11 pēda augumā, acis liels kā olas. Vienā jaukā rītā viņš uzvilka savu labāko uzvalku, pasauca taksi, aizbrauca līdz Tower tiltam, tur izdzēra pinti indas, sabāza katrā kabatā 10 mārciņu svina, sasēja sev kājas, pārgriez rīkli, iešāva pierē un pārlēc pāri tiltu margām. Nabaga puisis noteica alabasters, tas profesors. Kā tad? Viņš bija nejēga, nekad neko neizdomāja un neizdarīja līdz galam, nekad neko kārtīgi neizplānoja, arī šoreiz nesanāca. Viņi izvilka ārā, izsūknēja, sašuva, aizprapēja, un pēc 6 nedēļām viņš bija tā salāpīts, ka varēja strādāt. Un viņš droši vien atkal ķērās pie tā paša darba. Nē, viņam nebija dūšas, bet drīz pēc tam viena no slimnīcas māsām viņu noprecēja. Viņš arī nepretojās, jo domāja, ka ir jau sen miris. Bet sieva bija jauks cilvēks, tā viņa atgriez atpakaļ dzīvē, un viņš atkal zīmē tās pašas meitenes, lai uzturētu mīļoto ģimeni, un izskatās kā svētais Laurencijs, kas tiek cepināts virs lēnas uguns. Viņš būtu varējis kliegt bez mitas, bet zina, ka agonija būs pārāk ilga. Bīstos, ka tā klājas daudziem komerciāliem māksliniekiem. Protams, un ja man ir jākļūst par komerciālu mākslinieku, tad vismaz vēlos, lai mans moku solis būtu izsists ar labākās kvalitātes vara naglām. Okay. Tādi visādi. Bet klausies, tajā aprakstā, šim citātam stuņu pieskāršos vēl, bet tajā aprakstā par to grāmatu bija rakstīts, ka varbūt tā ir nevis gluži tā, varbūt tas apraksts bija nepareizs. Tā mākslinieka, bet, kad mainījās, ienāca cits stils, un tad viņš negribēja pielāgoties. Respektīvi, viņš vienā brīdī nesakoja tam, kas ir modē, viņš darīja to, kas viņam bija. Jā, un tad tur ienāca, jā. Bet tad jautājums, vai tu, zinot, ka tu tomēr esi ļoti daudz darbojies mūzikā tieši tādā undergroundā, pagrīdē Latvijas. Jo pats tu teici, es noklausījos, ne visu to Melnās cepurīšu balerijas, es aizmirsu kāds podcasts, faktogrāfija laikam. Un tur es atceros, tev prasīja, kā tur kādreiz bija, kā jūs mēģinājāt tikt radio, un ka tu godīgi teici, ka tu vispār pirmos 10 gadus, 15 savā mūzikā pat necerēji, ka kāds vispār varētu to atskaņot radio. To, ko es spēlēju. Bet tev ir, tu kaut kā, nezinu, vai tev varbūt tās šādi principi kaut kādi darīt to, kas pašam patīk, un varbūt tās nav tur, nezinu, izpārdots gluži palādījums, bet ir foršs koncerts kaut kādā muižā. Tas ir kaut kā iedvesmojoties, ņemot ārā, ka tu šo grāmatu saņēmi 14 gados. Es viņu saņēmu tā, ka mēs jau to darījām. Jā? Tas jau, okay. Mēs jau to nodarbojamies. Mēs jau bijām sapratuši, ka tas ir priekš mums, ja? Bet nav jau, var jau spēlēt pa ladījumos un viskur, ja? Man ir laikam tas 80. gadu beigu ideālisms kaut kāds ieķēries tomēr, ka mūzika kaut ko nozīmē. Tas ir tas svarīgākais. Ne jau pa daudz pa to, ka, vai tas būtu, vai to baigi pirktu vai ne, bet ka tā ir lieta, kur ir tik nozīmīga, ka viņā nevajag muldēt. Tas ir laikam tas, kam pie kā es arī pieturos, ja, ka ir daudz lietu, kurās tu vari darīt muļķības, ja, un nekas slikts no tā necelsies visdrīzāk. Ja.
Zin kā, bieži vien cilvēki runā par kulināriju kā par tādu salīdzinājumu, vai ne? Tur jau ir ļoti ātri skaidrs, vai ne? Ja tu rīsi ilgi kaut ko, kas tev galīgi nav ok, ja, tu vienkārši vai tur aptaukosies vai otrādi. Ja. Ar garīgo barību tur bišķi citādi, ja. Tur diezgan ilgi tur neviens nepateiks, ka tu jau esi tā kā, tad tur, kad tu skaties uz seju, ja tur ķieģels varbūt. Tas arī var lēni. Viņi arī lēni tev ietekmē, jo es esmu man ir bijis kādreiz, kad es pat daudz kaut kādu laiku, nezinu, sanāca patērēt tikai kaut kādu shit-TV, vai ne? Un tad es jūtu, ja es tikai esmu ilgi kaut ko tādu patērējis, es jūtu pēc arī kaut kāds tur, kad galvā jau vairāk tu domā par kaut kādām shit-TV, tādā humora līmenī, un tad tu saproti, ka vajag varbūt tās atkal kaut ko paiet pa ūdeniem, kur ir kaut kāds tāds. Bet tāpēc man liekas, ka jā, tiem, kas ar to nodarbojās, tiem arī par to ir jādomā. Tas ir kaut kāds, principā, profesijas vai nodarbošanās kaut kāds ētiskais moments, jā, vai tad. Bet, no otras puses arī, tas vienkārši ir, protams, tas mums arī patīk, jā. Man nesen bija tāda sadarbība ar Miku Magonu, viņam bija Hans Perona. Tas ir tas, kurš kādreiz vadīja Ventspilī. Tagad viņš Hans Perona, jā, un par reklāmām runājot, jā, tieši runājām, un es viņam kopā ar Lauru Ābeli mēs uztaisījām tādus dažus tur reklāmas video par to, ka Hans Perons ir tā šķipsna snobisma, un ka tas snobisms nav nemaz tik slikti, ja, tomēr vienmēr, jā, ka viņš, protams, var būt augstprātīgs un tā, bet tāpat laikā tas snobisms un tās prasības pret dzīvi, viņš ir kaut kas, ka tu saki, nē, bet es tomēr nepatērēšu sūdu. Es neesmu tā, ka tāds. Nevajag man, jā. Bet šis bez vidutāja, šis mākslinieks, viņš ir aizgājis tādā pilnīgi, es teikšu, poker terminoloģijā all-in, tajā, ka viņš ir Latvijā, tev ir kaut kur liekas, ir Latvijā mākslas nozarē, jo man liekas arī netrūks tādi līdzīgi stāsti kā šajā grāmatā bez vidutāja. Mums jau, man liekas, arī tādi visādi stāsti par māksliniekiem, mūziķiem, kuri tur nav, un tad viņi arī ir mazliet pazuduši kaut kādā pagrīdē, un ar pagrīdes domāju nevis tur underground koncerti, bet tā, ka pavisam. Ir vielu jautājums, jā. Tas ir viens, kas man liekas... Bet šitam arī patika iedzert, vai ne? Jā, bet tas nebija viņa tāds, jā, tur tas nebija kaut kāds tāds, viņam tomēr galvenais ir, jā, tā mākslas darīšana, jā. Šodien tieši atrada arī par vienu, tur atkal, lūk, vai ne citāts, es domāju, es atratīšu, vai ne, jums ir griešanas pieredze šitajā te lietā? Mēs negriežam. Jūs negriežat? Jā, tās es vienkārši Martai aizsūtīju. Es tieši šodien atradu un Martai aizsūtīju. Bet tur bija tieši par... Labi, es pastīšos, varbūt kaut ko citu atradīšu, kas būs labi. Kas derēs? Jā, bet... Nē, tur bija par Džeku, kurš faktiski tāds, viņš bija bagātiem cilvēkiem dēls, ja, un viņš arī bija izdomājis, ka vislabāk varētu laist luni un cepīt meitenes esot māksliniekam. Un viņam pat bija zināms talants, viņš tur uztaisīja savu, jā, tur vai impresionismu, vai kaut ko, kas bija aktuālais stils tajā brīdī. Viņš tur kaut ko paskrēja līdzi, padarīja, bet faktiski, jā, viņš nodarbojās ar to, ka 19 gadu vecumā viņam patika, viņš varēja uzturēt 2 meitas Parīzē, un vēlāk arī tas, ka dažas meitenes viņa dēļ bija izdarījušas pašnāvību, jo tas viņam patika. Tas viņam patika, jā. Tas kaut kāds tāds moments. Bet runājot par tādiem, es domāju, Ings Baušinieks ir tāds, man liekas, nāca prātā. Jā, tāds cilvēks, kurš turās pie tā, ko viņš dara, nenovirzās no kursa, jā. Nav tā, ka viņš nebūtu mainījies vispār, viņš ir mainījies un izdarījis pārmaiņas, jā, bet, un es domāju, Dambis, jā, teiksim, jā. Es tagad mēģinu iedomāties kādu, kas ir varbūt no tāda,
lai varbūt, cik man nepatikt viņa tāds humora izjūtas trūkums, bet varbūt Ainārs Mielaus ir bijis arī kaut kādā savā ziņā. Man liekas, īstenībā ir vislabākā humora. Vislabākā humora, jo tikai mēs neviens nesprotām. Okay, es pa brīdim sasmējos. Tas sasmējies. Viss kārtībā man tur ir. Nē, nu viņš bet tādā ziņā tā līnijas ieturēšanā, ja, nu, jā, viņš ir izdarījis kaut kādas dažas izvēles, par kurām viņš tur arī joprojām tur iecērtās. Viņš iecērtās, jā. Un viss, un viņš uz viņām pastāv. Es domāju, ka bet tādā ziņā, ka šķiet, ka viņš ir cilvēki, kur nebaidās iziet no modes, jā, un ja tas ir svarīgi tam, ko viņi jūt arī dažādās jomās, dažādos līmeņos arī. Un, ziniet, man liekas, tie cilvēki bieži vien beigās kaut kā sanāk uzvarētāji, jo tu nebaidies iziet no modes, un tu neej līdz tam stilam, un laikam jau, kad arī tajā mūzikā vai mākslā, ja tu esi gana pacietīgs, tad tieši tāpatās kā ir ar, nezinu, apģērbiem vai kaut ko tādu, tas viss atnāks apakaļ, un mēs šobrīd Latvijā redzam, jo es pagājušajā gadā intereses pēc pirmo un vienīgo reizi piekritu vadīt izlaidumu ballīti 12. klasē. Tur bija DJs, kuram bija galvā, ka man ir jābūt, es esmu jauniešu 12. ballītē, un viņš DJoja, un viņš tur lika Bermudu 2 stūri, viņš lika to. Es atceros, pienāca tā meitene no tās pašpārvaldes, kas viņa tā, tu varētu kaut kādu, tur Ainārs Mielaus, un viņi sāk šitos te prasīt, un tad tur sāk skanēt, un viņi visi, un Ainārs Mielaus tagad ir atkal populārs. Pēkšņi, man liekas, kaut kāda renesanse ir piedzīvojis Žoržs Siksna. Jaunieši, viņu ņem uz korporatīviem un visi tur lēkā. Labi, protams, viņš pats nav komponists, un Ainārs Mielaus arī nav komponists, bet kaut kāda vārda autors un tā. Bet man liekas, ka, ja tu esi gadu pacietīgs, tu beigās vari būt uzvarētājs. Izturēšana var atmaksāt, jā, ja tu tas pienosacījumi, ja tu iztur, nevis nobeidzies kaut kā. Bet, protams, jā, ka tā, ka tie cilvēki, kur iziet cauri laikiem, viņiem gala rezultātā ir veiksmīgāk, teiksim, nekā tie, kuri mēģina tajā brīdī, tā ārkārtīgi sekot modē. Ja mēs, piemēram, pastamies uz grupu, tas gan tur vēl citi skandāli, bet bija, bet, piemēram, paskatoties uz grupas Milī, Vanilī, plati svāki, jā, ar tiem tām modīgajām žaketēm un frizūrām, jā. Tu saproti, ka, tie ir tieši 2 gadi, jā. Kad tas būs? kad viņi, kamēr Zins, viņi... Par šito bija bļāviens, par kuru grupu šo te stāstīja. Stāstīja viena no šitām te glam rock grupām. 90. gados viens no tiem pārstāvjiem, kādā dokķinē stāstīja, viņi tur uzstājās visos tajos tur augstas, tur māti, tas viss. Jā, tie pūdeļroks. Jā, un tad viņi ierauga, kad 90, kurš tur gads, 94. Kad šīs nedēļas un pēdējā mēneša lielākais hits ir, un tad nosaka Nirvanas aizmirst, kur dziesma. Smells like Teen Spirit. Jā, un tad viņi redz, kad ir vienkārši uz skatuves tas čuvaks tajās kedās un adītā džemperī, un viņi saprot, ka tagad šis ir, un viņi tā, mums mums ir beidzies. Šitais ir aizmirstam, tagad ir... Tas līgums ar matu lakas ražotājiem. Jā, to iztērēsim matu lakā. Dažreiz, jā, tā autentika. Kaut kādas, bet es starp citu, ko es gribēju teikt, un ja ir šis tēls bez vidutāja grāmatā, tūlīt nobeigsim ar grāmatu, lai mēs paspējam vēl kā tēmu, okay. Bet ja ir arī tā tēla, un kas ir forši, bet es arī vispār nevainoju, kad ir cilvēki, kuri arī ieiet tajā mākslā, un viņi grib būt populāri un darīt to, lai viņi, un ka viņi ir godīgi. Piemēram, man ļoti patīk, ka ir tagad tas dziedātājs Miks Galvanovskis, un viņš to uzsver, ka viņam patīk uzmanība, viņam vajag būt uzmanīgam, viņš grib likt iekšā tos postus, es to izdarīju, man bija tur zini kā, ir arī, man liekas, labi, ir vajadzīgi gan tādi, kas to visu dzīvi pieturās pie savām kaut kādām, un ir arī tādi, kas es māku taisīt mūziku, es zinu, varu uzrakstīt, es nesaku, ka tas ir Miks Galvanovskis ir kaut kāds etalons, bet tā. Tas ir, starp citu, kad dzirdēju, es zināju viņu īstenībā kā tēlu. Visi viņi sākumā kā tēls. Jā, bet kad es dzirdu, mēs vienreiz ar grupas biedriem, mēs mēdzam pasēdēt vakaros un pastīties, kas jauns latviešu mūzika. Es ļoti sekoju latviešu mūzikai. Un
Es teikšu tā, ka sūdz ar tiem postiem. Nē, sūdz visu, jā, to visu, tas tā. Man tas, es ļoti labi saprotu, ka cilvēki mēģina, kaut kā, ja jau viņi tur darbojās, un viņi mēģina gūt arī, vienkārši, lai viņš pamana, jo tā ir tāda problēma. Protams. Bet es teikšu, ka es redzēju kaut kādu vienu dziesmu, un man likās, ka tas klips bija ļoti smieklīgs, kā viņš tur, kā skaists meitenes guļ ar viņu, un tāpēc viņš par to cieši, laikam, tur tā bija kaut kāds. Kaut kas apmēram tāds bija, jā. Bet tas roks, ko viņš spēlē, bija tā kā normāls roks bija, jā, tur tā, es īstenībā, un tas man ir daudz svarīgāk īstenībā, ka viņš nedirž tajā mūzikā. Varbūt tas pat nebija tāds labākais piemērs, čau Mikam, es viņu arī pazīstu un tā, bet ir cilvēki, kas grib, kā iet līdzi, kaut kā būt to pop, un tas arī, nav, man liekas, arī slikti, bet pats pēdējais par grāmatu. Okay. Igors Šelgovskis par savu grāmatu atnes to, mēs par tādu dzīvītas to raidījumu pārvēršamies, kas no Andras Bulsās. Bet tev arī vairs nav 20, jā? Jā, okay. Viņš ieteica, ka tā grāmata, kas ir jāizlasa visiem, kam tu iesaki galvenokārt, vai arī, ka šī ir tāda laba grāmata, visiem, kam patīk lasīt grāmatas, vai kam tu visvairāk ieteiktu izlasīt bez vidutāja? Es ieteiktu, jā, visiem. Jā, visiem. Es redzu, teiksim, viņam ir draudzene Kaukera, tāda dāma, kas strādā bārā. Kaukera apkalpoja bāru ērglī. Garumā viņai 5 pēdas, platumā 3. Ģīms kā moļu purns, tikai acis mazītiņas un zilas, denaturāta krāsā. Ērglis atrodas Temzes krastā, tur pulcēs visādi salašņas. Tīrais prieks noskatīties, kā mazā Kaukera izlingo pa durvīm 6 pēdas gar tēvaini, ar roku aiz apkakls, ar kāju pa dibenu, šim no ausīm dzirkstals vien pašķīst kā no jauna pakava. Roka Kaukerai ir maza, toties smaga, dzīve Kaukeru nelutina, rumpis viņai garš, bet pacietība īsa. Šis man liekas ļoti patīk. Un tas atkal ir par to, ka šī grāmata arī kaut kādā ļoti lielā mērā izdara to, ka viņa uzliek ļoti labi to filtru, ka vienkārši var ieraudzīt dzīvi, ieraudzīt cilvēkus, ieraudzīt kaut kādus dažādus personāžus ar šo te literatūras filtru, kas tev liek viņos pamanīt kaut ko tiešām īpašu, nevis tikai tās, kaut kādas atgrožošās īpašības. Un varbūt iemīlēt arī kaut kādā ziņā, jo cilvēks mīlēt jau laikam ir labi. Jā. Tā kā lasām grāmatu, es arī noteikti aiziešu bibliotēku, es to filmu sāku, bet jāizlasa ir 76. gada liesmas izdevums. Man liekas, viņi ir visi, man liekas, viņi lielai daļai cilvēku, kuriem mājās ir vecāku bibliotēka. Pameklējumi, bet es pieļauju, ka arī bibliotekās gan jau kad arī. Noteikti, jā. Aiziem uz 3. tēmu. Nākamās tēmas varbūt tā bišķi ātrāk pārskriesim, jo tev ir diezgan tāls miniens vēl mājās. Jā. Mierīgi, es īstenībā nesteikšu. Okay, tad labi. Mans tad nākamā tā tēma kultūra dažādās vietās. Okay. Un pirmkārt, man tas jautājums, jo tad mēs tiesim 2 ceļus, izstāst, kā tu šo tēmu domāji. Tu domāji par tādiem dažādiem venue vai par dažādām vietām, kā ir tajā pilsētā, kā ir tajā, no kuras skatu punkta tu gribi iet par dažādām vietām, kur pasniegt? Man nesen atkal pacēla, es atceros, teiksim, man liekas, viens no pirmajiem rock koncertiem, ko es apmeklēju, bija Valmierā, kur mēs bijām vienu īsu savu dzīves posmu, kam bija gadu 12, 13, trenējos airēšanas slalomā. Un mēs braucām uz Gauju vasarā, jo tur bija kaut kāds mutulītis, caur ko tad mēs airējām. Es biju riktīgi sūdīgs airētājs. Man līdzsvaru izjūtas nebija vispār. Es visu laiku gāzos riņķi un es to Bet vienu videoklipu ar airēšanu uztaisīju. un tur es redzēju estrādē grupu Zodiaks, ja, Okay. kas bija, tas bija tas laiks, kad Mukta Pāvels dziedāja un tā. Un es zinu, ka Zodiaks tajā brīdī laikam nebija tā, viņa bija populāra, protams, neapšaubām grupa, bet viņa nebija tā super top grupa. Topās tur bija Jumprau, Pērkons, Līvi un tādas, vairāk kas tagad jaunieši. Varbūt Jumprau vairs nav topā. Jumprau, tur interesanti, jā, kā tur būs. Jā, tur. Jumprava. Jā. Jā, labi. Un tad man bija kaut kāds tas moments, ka tāda arī tāda tīņa ideālisma, ka es skatos, tur tās grupas, jo es šausmīgi mīlēju mūziku. Es reiz biju melomāns un es skraidīju. Un tā vienā brīdī kaut kā es sapratu,
ka tomēr viss tā mūzika, kas pa televizoru tur rāda, un ka pa to var pamuti dabūt kaut kur citur, ja, kaut kādās, provincēs, ja, ka tu saproti, ka, šitos tad nemīl, un tad man pašam pienāca tie laiki, ka mēs sākam tai punk-grupā spēlēt kaut kādā pirmajā, ja, un tad mēs aizbraucam uz kaut kādiem laukiem, it kā tas tur Gulbenē bija tāds pasākums, saucās Lāčplēsi komats draugs, pēc rokoperas. Okay. Tur arī vietējā grupa izpildīja šo dziesmu. Jo, es esmu tavs Lāčplēsi draugs. Ja. Un tur jau tāds, vai ne? Un kaut kur mēs bijām arī varbūt pelnījuši pa mutu dabūt. Ja, vai tu tam? Man liekas, Limbažos es kaut ko vienreiz pateicu, tur ne tā, un tad nokāp tur uzšā uzreiz. Bet ne traki, tā nebrīd. Bet visu laiku bija tāds stremaks. Bet, jā, un es domāju arī, par to, ka mēs mēs ar ceļošo festivālu vadātājs braukājam, kaut kur skatāmies, kur ir kultūrvietas, un tagad tas viss baigi forši. Tagad ir forši un pārsvarā, ja. Bet tāpat laikā es nesen vēl biju laikam tā Engurē, ja, un tur viena dāma stāstīja, kā viņa ir aizgājusi no kultūras nama projām, jo viņa teica, ka cik var, tu apmēram tur novad to ballu, un pēc tam tur ej ārā un skat, ak, Dievs, tur joprojām, tur sit tās sejas pēc tam, tur tie cilvēki. Un es domāju par to, jā, ka cik gan ir fantastiski tiešām tādā reģionā, ka tu esi tāds kultūras darbinieks, varbūt tev kaut kāda ideāla, ja, mums ir tu tur cīnies, ja, tur kaut kādu mēnesi, 2, 3, ja, lai dabūtu kaut kādu pasākumu tur noorganizēt, un tad tev vēl jācīnās, lai uz to sanāktu cilvēku, un tad sanāk tie cilvēki visu, un tu saici, un tajā brīdī, jā, un tad cilvēki atbrauc un pēc pasākuma dabū pamutu, un faktiski tas viss bijis pavelti, jo uz to pagastu neviens vairāk nebrauks, ja. Un tad es atminējos, ka nesen lasīju vai DJ X The Bass interviju. Jā. Viņam bija tāda intervija, kur viņš stāstīja, ka vairs tagad kaut kādās provincēs cilvēki nenāk uz disenēm. Un, jo izbraukuši, jā, diemžēl mums ir kļūst varbūt drusku mazāk, jā, un mēs nedzemdējam tik dūšīgi, jā, lai gan es pastos sev apkārt, un grupā tur viss dzemdē, kā negant. Bet laikam jau skatās, ka tikai no 3 bērniem, kad tu dod pusā. Tu atražam. Bet tad sākās tas fanpārti, ja, jo tas DJs stāstīja, ka, ka cilvēki tomēr dod priekšroku sēdēt mājās, nevis atnākt uz pasākumu, kur skan skaļa, bet kvalitatīva mūzika, un kur visapkārt tev ir īsta dzīve cilvēku un smaidīgs, jautrs sejas. Es domāju, pag. Šita kaut kā, ar tām disenēm laukos, tu, man liekas, skaties no citas pozīcijas. Varbūt ap to DJ galdu tur bija tās smaidīgās sejas. Viņš skatās no citas pozīcijas. Ja tu iebraukt Cēsīs, tu redzēsi milzīgu plakātu. DJs X The Bass. Pasaules līmeņa klubu mūzika no Cēsīm. Un, Cēsīs ir pamatots aizdoms, ka šo plakātu ir samaksājis un uzlicis pats DJs X The Bass. Jo diezvai kāds cits tā vienkārši viņu uzlika, bet tas, kas man patīk, tad arī sanāca apceļot visu Latviju. Jā. Bet man gribās tā kā salīdzināt, jo tu arī, man liekas, uzstājies diezgan daudz vietās, kas nav tās galvenās vietas. Un vienkārši tas, ko es esmu pamanījis, tad tu brauc uz kultūras namiem, protams, tad tev ir vieglāk varbūt tās pārdot biļetes, jo vienkārši ir tie cilvēki, kas iet uz pasākumiem kultūras namos. Ja viņi dzīvo tajā pilsētā, viņi ies. Un tas ir forši, bet tad vienmēr kaut kur tavā pasākumā būs arī kāds cilvēks, kuram ir īsti tāds, kāpēc, kas, jo, piemēram, cevišķi ir stand-up, mēs gaidījām laikam teātri izrādi, kur ir scenogrāfi, ir tādi gadās, bet, aizvien mazāk, bet tas, ko es pēdējā laikā atklāju, ka parādās tik daudz reģionos, tik šausmīgi foršas vietas, kur uzstāties. Dažas ir smalkākas, kā piemēram Līgatnes Zeits. Man tur ir divas stand-up izrādes ir bijušas, tur ir superīgi. Bet ir arī tāds, nezinu, es esmu uzstājies Alūksnes, alus darītavas ēkā tur, un katrā pilsētā, un aizvien vairāk, un tas, man liekas, tas ir kaut kas pēc Covid parādies, kad ir bijuši kaut kādi varbūt uzņēmīgi cilvēki, kas ir varējuši sakārtot, darbu, ka viņi var strādāt savā dzimtajā, jo tiešām ir parādījušās šīs kaut kādas, un es dodu viņām visu veiksmi izdzīvot, un vienkārši es tagad jau šito tūri iepriekšēju savēju uztaisīju pa pusē tā, un nākamo es gribu taisīt vēl izteiktāk, kad ir varbūt pēc iespējas mazāk kultūras nama, bet vairāk šīs vietas,
Jo tur tomēr katrai izrādai ir tā telpa iedod kaut kādu jau savu raksturu un kaut kādu to vaibu, jo kultūras nami daudzi, viņi ir ļoti forši, mums tur ļoti jauki uzņem, viss ir superīgi, bet viņi pa lielam visi ir pat tādu pa vienu štampu. Tā kā tu zini, būs tāds backstage, tur būs tie keksiņi, tas, būs tās jaukās stāns, kas ielaiž iekšā, kas ir forši, bet kad ir, man liekas, krūti, ka tu izveido, aizbrauc tam savām gaismām un kaut kādā, nezinu, angāriņā vai kur izveido tādu savu uzstāšanos. Tagad esot Cēsīs izciltā vieta, ārtranč, dukuri ir. Kad man patīk tādas vietas. Tādas jau mēs arī braukājām, tāpēc meklēt to vadātāju un skatīt. Un tādā ziņā, protams, protams, tu esi mazliet izdevīgākā situācijā, jo viss tavs izmaksas braucienam ir mikrofons un benzīna. Tev ir tagad pie dejotājs? Nē, tas ir, kad es aizbraucu vadātāju, bet túrē, vienkārši tā kā rekur par kultūru dažādās vietās, tas, ko es ar savu, kad man ir savu túra, ko es cenšos darīt, es gribu aizvest uz katru pilsētu identiski produktu, kādu es esmu, piemēram, Rīgā. Piemēram, iepriekšējā túra man bija 9 izrādes Dirty Dil teātrā, un tad es braukāju pa Latviju, un man bija gaismu uz centru. Es biju skatu iekārtojis ar gaismām. Man bija DJs, kas iesilda, un iesildītājs, kas iesilda. Un es uz visām pilsētām veidu tās gaismas. Visu cieņu. Mēs visur izbraukājām ar vienu. Es ņemu apakaļ. Bet tu saproti. Bet vispār tas ir interesants moments par to teātri. Es īstenībā šobrīd nākot uz šeit. Es zinu, mums bija tikko kopīgs pasākums Madonā, un tur uzstājās ansamblis Lielslēns, kuriem ir programma, dziesmu programma, kurā viņi apdzied dažādas avīzēs izlasītas notikumus. Ja? Un es faktiski toreiz arī Madonā skatījos uz šīs grupas koncertu. Un viņiem ir tur arī īpaši instrumenti. Viņiem ir tur tas balafons, kas ir tas afrikāņu tāds ksilofona tipa instruments. Tad Klaus pats spēlē kaut kādu jocīgu afrikāņu basenu bez ladām, tur kaut ko visādi tā. Viņš arī stāsta tos visus stāstus, pa kuriem ir tās dziesmas. Un faktiski viss tā viņa uzstāšanās ir tāda vesela izrāde, pie kam viņi tad ārkārtīgi kvalitatīvi. Tur ir humors, tur ir drāma, tur ir stāsti, tur ir arī mūzika, un viss. Un es drusku domāju par to, ka īstenībā ka tas teātris, tas atkal ir tā tradīcija, ka teātris tas ir kaut kā nopietni, tā ir māksla, uz kuru vajadzētu aiziet, lai vispār dabūtu kultūru, vai ne? Bet uz šo koncertu, tas tā kā roks, bet tā nav, un tas ir kaut kāds moments, kas arī būtu, man tāds jāiemzirdziņš, ka ar dažādību jāiepazīstina. Bet par kultūras namiem mazliet vēl arī atbildot uz tavu to, es esmu par to, ka vienmēr ir cilvēku jautājums, jo kultūras nami ļoti dažādi. Atkarīgs no tā, kāda ir tā. Jā, piemēram, es katrus 2 gadus braucu uz Žagari, kas ir maza pilsētiņa Lietuvā, viņa, man liekas, ir mazāk pa Durbi. Ļoti maziņās. Jā, un tur ir, piemēram, arī vietējais kultūras centrs, un tur ir viena tā dāma, Sāra, kas ir ieprecējusies, viņa no Anglijas, viņa ieprecējusies Lietuvā, un pateicoties tam, kā viņa kaut kā miedarbojas ar to kultūras centru, viņa ir atvilkusi uz turieni starptautisku festivālu, kur brauc no velnziņa kurienes, no Korejas, no Francijas, no Beļģijas, no visām malām tāds fringe festivāls ik 2 gadus, un tā pilsēta, es vienkārši redzu, kā viņā pamazām sāk vilkties iekšā cilvēki, ka viņa kļūst par tādu, tā kā Pāvilost vienā brīdī kļuva par tādu surferu, tādu paradīzi, tur bija varbūt vienkāršāk, un tur arī, vai ne, pēkšņi tas īpašums iet augšā, vai ne, un viss, un tā pilsēta aug, pateicoties, kaut kādai kultūrai, un kaut kādā ziņā arī kā pozitīvi saudzināja no Salacgrīva. Jā, Cēsis var paskatīties arī, vai ne, tomēr, vai ne, varbūt, es nezinu, kā tur viņiem ražošana arī viņiem ir, bet viņi ir kultūras. Starp citu, Cēsis ir ļoti labs piemērs arī tajā ziņā, ka tur bija cilvēki, kas tam piekrita, jo, cik es zinu, kad radās tāda ideja kā sarunu festivāls Lampa, Cēsis nebija, tā kā uzreiz tā pirmā pilsēta, ko uzrunāja, bet bija
man liekas, kaut kāds 2-3 pilsētas, no kurām šo tā kā pateica, nu jā, būs tāds demokrātijas festivāls, saruna, kas tur dziedās? Nē, te nekas nedziedās, te būs tikai diskusijas un tā. Tad neviens nenāks, tas neko nedos. Un, tad, un lampa ir kļuvusi par, tāpatās kā Cēsu mākslas festivāls lampa. Nevis visa, bet ļoti, ļoti liela daļa sabiedrības. Tur ir 20-25 tūkstoši katru gadu aizbrauc, un tas pilsētā ļoti daudz dod. Bet es gribēju paturpināt par tiem kultūras namiem, un tam es arī piekrītu, jo es speciāli nekad kultūras namā nerakstu neko, ko man tur vajag sagādāt vai kas tāds, un tad ir vienkārši tik forši braukt un redzēt, kur tu esi varbūt mazliet vairāk gaidīts, domājot par nākamo tūru, jo dažos kultūras namos aizbrauc un moški tur ir noliktā karefa ar ūdeni. Tu aizbrauc uz citu kultūras namu, un tev ir vienkārši saklāts tāds galds, tur ir kafijas, uzkodas, koliņas, viss kaut kas, un tad vienkārši, kad tu plāno nākamo tūri, vai nu šis, vai nu tas, tu dod priekšroku tomēr tam, kur tev foršāk sagaida. Un otra lieta, nedrīkst nekad kultūras namā būt vadītājs, kurš pats par savu pilsētu domā pārāk slikti, jo es neteikšu tā vadītāja vārdu un to pilsētu, jo tur kaut kādi, varbūt zinām cilvēki. Man vienreiz bija jābrauc uz vienu pilsētu, un man ir tas stand-ups un tas kultūras nama vadītājs, jo man no paša sākuma tur tāds, jā, bet nebūs daudz cilvēku. Mēs te tādu provinci, te neko ne, te jau tikai uz to šlāgeru atnāk, nezinu. Un tad viņš man vēl piedāvāja, klausies, tev tas stand-ups rakstīts. Varbūt tās mēs varam uzlikt teātra komēdiju plakātā, jo, saprot, te provincē, neviens taču nezin, kas ir tas stand-ups, bet es viņam saku, zin gan, tā kā tie, kas nāk, ir Netflix arī tur, ir, viss, nāk, bet, ja tev pašam ir tāda attieksme pret, tā kā to savu vietu, kur tu mēģini pacelt, tad tas arī nav labi, man liekas. Bet tā ir vispār tāda... Tā ir, es nezinu, vai tas arī kaut kāds izdzīvošanas veids, ja, līdzīgi tā kā smieties par savām nelaimēm, ja, bet ir tā darbinieku, tāda cilvēka suga, kuri ar lepnumu runā par to, cik viņiem, jā, pie mums ir tādi cilvēki. Pie mums, piemēram, jā, vienkārši neko neļauj. Jā, un viņi vairs nerunā par to, kā par kaut ko, ar ko vajadzētu kaut kā varbūt mēģināt tikt galā, bet viņi runā par tādu, te mums ir tāda tradīcija. Tā kā, apmēram tā kā, jā, mums Bauskās ir cilvēks. Būs piekauts, jā. Vai ne? Tā tam būs palikt. Tā tam būs būt, jā. Tā kā, bet es atceros, jā, man pa kultūras namiem viens no tādiem jaukākiem. Mēs ar manu sievu Sniedz bijām iepazinušies samērā nesen, un viņai bija ar Helēnu Kozlovu un grupu Levīti koncerts Ugālē, un mēs gribējām aizbraukt skuldīgi uz Zabdaku pēc tam, un es sāku ar to, ka es braucu Sniedzēju pakaļ uz Ugāli, bet tas bija tā bija kaut kāda super sniegputeņa nakts, kad es braucu pa to Ventspils šoseju un vispār neredzu, kur ir grāvis, ja, jo viss ir piesnīts tā. Un es tā lēni čunčināju, vēl man pa ceļam ieskrēja pūts vējs tiklā, tas arī bija jauks moments, kur es gāju glābt, bet viņi uz mani dusmīgi pastījās, apgriez to galvu un tad aizlidoju prom. Pa 360. Jā, 180. Jā, protams. Bet tas kultūras nams man ļoti iespaidoja, jo es aizbraucu, un tur, protams, tur drausmīgs putens, un tur tiešām ir atnākuši 7 cilvēki. Es biju 7. Tieši tikpat, cik uz skatos, viss pieklājīgi. Ja. Tā var. Un es skatos, un tas kultūras nams ir milzīgs. Viņš ir milzīgs, un es pastos uz augšu, un tas dizains ir tāds, ka viņš izstāsta tā tāds zārka vāks, ka būtu tur tāds ziema, tāds milzīgs bija, jā, tāda man bet tas bija ļoti skaisti, jā. Es atkal vienreiz biju dusmīgs uz ļoti jauku kultūras namu, bet es biju dusmīgs, kā jūs man kā komiķim to pasakat pēc uzstāšanās, jo man ir jāuzstājās Aizputes kultūras namā. Jā. Ļoti foršs kultūras nams, es tur aizbraucu, tas bija viņa organizēts pasākums. Jā. Tur biešām bija ļoti daudz biļetes pārdotas, pilns tā zāle. Un es atceros, ka es pirms tam prasīju, kaut kas tā kā, rēcīgs, ko pat viņi kaut kāds faktiņas iedeva. Un tikai tagad es esmu norunājis. Tagad, kad es esmu tikai beidzis komēdiju, kur man vajadzēja kaut kāds Aizputes faktus, man tās kultūras nama dāmas tāds, es tu vispār zināju, ka pasties uz augšu šitais kultūras nams ir veca mošeja. Te vēl joprojām ir visi ebreji tā kā zīmējumi. Tur sinagoga droši. Sinagoga, jā, mošeja ir musulmi. Jā, sinagoga un tā. Un to visu man tā kā rāda, un tā kā vēl tur stāsta. Jā, un te starp citu arī, tiem ebrejiem ir tur bijis slikti, viņi no šeit ir varbūt viņi droši paliek droši. Varbūt, jā, bet man tiešām es to klausās, man tāds, nē, kur jūs bijāt tā. Un pēc tad arī man bija tā pašam tāds galvā, ak, Dievs, jo viņi bija tāda apaļa, un es pastos uz augšu, un tur ir tie zīmējumi, man tāds, kā es šito neievēroju, kad vajag.
Visādi, jā, ir Latvijā gadījies, vienreiz ļoti smieklīgi, man ļoti mīļš komiķis Dilans Morans. Viņš ir bijis Latvijā 3 reizes, 2 reizes viņš bija Splendidā, un pēdējo reizi viņš bija Kongresnamā, pirms Kongresnams devās pārmaiņās. Viņš uznāca uz skatuves, un viņš zina, kāds viņš ir tāds. Viņš tā skatījās, viņš tā, šī vieta izskatās, ka pēdējā uzstāšanās šeit bija, kur partijas cilvēki lēma, kurus no jūsu vecākiem izsūtīt un kurus nē. Un viņš to pateica, bet tad es sēdu tajos kongresam vecajos krēslos. Tā jau tā apmēram arī bija. Pirms mēs pārējām uz noslēdzošo tēmu, pēdējais jautājums par šo. Tu vari tāda pirmā tev no Latvijas kaut kāda interesantā uzstāšanās vieta, kas tev nāk prātā. Es zinu, ka noteikti bijis daudz, bet kas tev tagad tāda saudabīga vai interesanta vai atmiņā paliekoša kaut kāds venue vai... Nē, viena kur es ļoti gribu uzreiz arī atvainoties, jā, ar 34 gadu nobīdi apmēram, jā, bija kultūras nams Ozolniekos, kur mēs ar savu pirmo pangrupu M-Guarda aizbraucām nospēlēt koncertu, un tur mums līdz bija vēl grupa Šķembas, tolaik arī jautrā sastāvā, un grupa Bez greznības, kas tika pieteikta, DJs bija iedzērs un teica, bez mantības. Bez mantības? Tas ir bez greznības. Bez greznības, no kuras vēlāk izauga Pēters, aizgāja uz Skyforger dibināja, un Ivars basists dibināja Skumja akmeņus. Ja? Okay. Jā, tas bija tāds kolektīvs. Un mēs šausmīgi uzvedāmies, un tad mēs beigām uz vilcienu un aizbeigām veiksmīgi. Tā kā, tas bija tas viens, kur es... Par ko jāatvainojas? Par ko jāatvainojas? Es atvainojos. Ozolnieki, piedodiet, jā. Ja tur kāds vēl ir dzīvs no tās komandas, kas tur bija, tad jā. Sorry. Bet... Nē, es droši vien neizcelšu, jo tiešām, ja kāds grib paskatīties, kur mēs esam interesantās vietās spēlējuši, var paskatīties vadātāju koncertu vietas, jā, ir tāds Facebookā mums, un mums vēl būs, es ceru. Jā. Bet tad es gribētu izcelt, jo man ir tiešām arī bijuši daudz interesants, bet šajā sakarībā ar to, ka tu šeit esi, es gribētu baigi izcelt, man atmiņā vienkārši ir iespēcies, kad ir jāturpina un jāmauc, un šitam visam ir jēga, ir palikusi. Mēs ar vadātāju, tajā pirmajā vadātāja piegainā, kas ir kaut kāds 15. gads, es gribētu teikt, 16. Jā. Kaut kad bija. Jā, varbūt 16. Es kaut kāds pāris gadus daru komēdijā, un tad man tajā laikā tomēr bija arī tā, ka Rīgā kaut kas tur nāca, kaut kādās vēl tur cēsīs, citur, bet tā kā ļoti maz zināju. Un jūs man toreiz piedāvājat Lūznavas muiža, Latgalē, tur kaut kur un es turien braucu, es domāju, pļāns, tur bez maksas, un labi, varbūt to koncertu atnāks, bet kurš, tā kā nāks uz mani un tā. Un uz mani tur tā Lūznavas muižas zāle bija pilna, tā kā pārbāzta, un pēc tam es izgāju ārā, un tad, es nezinu, tajā laikā man kāds 5 reizes bija kāds paprasījis bildi, tad stāvēja rindā pēc uzstāšanās, prasīja bildes, es tur saimniec vēl tur devējs, un tur visi bija tik pateicīgi, un tā vieta pat par sevi bija super skaista. Man tā Lūznava ir no vadātāja palikusi ļoti, ļoti atmiņā. Lūznava ir brīnišķīga. Viņa joprojām notiek. Mēs ar Jūku tur pirms pāris vasarām tur kaut kad spēlējām. Jā, tur viņi ir aktīvi, viņi kļuvuši par kultūras centru tajā vietā paralēli Rēzeknes Goram, kas tur patās arī ir, bet Lūznava ir arī vēl viens tāds smagsvars, tur superīgi tas ir, jā. Labi, pēdējā tēma mēs nepaspēsim visas 5, un es vēl projām nevienā nebūšu izrunājis, man liekas, visas 5. Bet arī ne. Tātad, tu vari izvēlēties, varbūt, tu gribi labāk ēst gatavošanu vai velo braukšanu? Ko es tur daudz pa velo braukšanu, es varu pateikt vienu faktu pa velo braukšanu. Es gribu tikai teikt to, ka es izdomāju, ka es varētu braukt ar riteni, tā kā es vēl lietoju alkoholu. Tas bija pirms 22 gadiem, pirms 23. Un es pasūtīju vienam džekam, lai viņš man saķīlē riteni. Un tad es aizgāju ārstēties no tās lietas, jo man bija tā, ka vainu. Un tā kā es pēc dažiem mēnešiem tur tāds atgriezos dzīvē ar apņēmību dzīvot tur bez alkohola, ko es arī neesmu pārkāpis. Un tad es to riteni dabūju, un tad faktiski tā labā ziņa bija tāda, ka es kā sāku braukt, es braucu nešmigā. Ja? Un tas čeks man teica vienu lietu, jo
tolaik tas bija tas moments, ka vēl nebija neviena veloceļa, nebija, izņemot to Rīgu jūrmalu, nekā tāda, ja, un visur bija apmals vismaz 25 centimetri, ja, un tam līdzīgi. Un viņš teica, brauc pa braucamo daļu, nemīzi. Vienkārši sāc, turies taisni un brauc, un citādi tu nekad to neizdarīsi. Ja? Un es tagad, es tā arī izdarīju, es viņam paklausīju, un es braucu 22 gadus, un man nav bijusi neviena tāda avārija, vienmēr apkāries ar tām gaismiņām, un es, cilvēkiem es gribētu teikt, davai, braucam no trotuāriem un ieņemam savus vietas uz braucamās daļas. Jā. Paņemam savu vietu, pieklājīgi, bet paņemam. Es atkal gribētu tad pateikt, kur ir jāiemācās latviešiem vienu kultūru, kuru es esmu iemācījies, un man vēl joprojām, kad es visur, kur atbraucu ar riteni, ienāk ar šo priekšmetu rokās, visu tā, what the fuck, liekam ķivers. Tomēr man jāliek ķivers. Es kādreiz neliku ķiveru, bet tagad mans dēls ir lielāks, un es viņu vedu, un es viņam lieku ķiveru. Viņam ir tāds tēti, kur tavu ķiveru, man arī ķiveru, bet tagad es braucu ar ķiveru arī bez viņa. Un es saprotu, ka dažkārt, kas tiešām kaut kur aizbrauc, kaut kādu mītingu, kas uznāk, kas tur ķiveri ir, cilvēki ir izbrīnīti, kas kopumā tā nevajadzētu būt. Es izmēģināšu. Jā, izmēģināšu. Nu, labi, tad mēs varam parunāt par gatavošanu. Jā, pareizi gatavošanu. Jo es esmu piedalījies 2 paušos. Es esmu iekritis šajās es esmu bijis gandrīz ideālās vakariņās, bija kādreiz tāds. Bet viens, kurš man ļoti patika, es biju šefu gaidījāt, ko pie tevis atnāca vienkārši šefpavārs, un viņš uztaisīja nereāli foršu ēdienu, un tad tu varēji no tā, kas tev leduskapos kaut ko piepirkot klāt, un tad es varēju pasaukt savu 2 čomus, kas varēja paēst, un viņiem bija jāpasaka, kā viņiem garšoja. Tas nebija galīgi slikts. Tas man bija Māris Jansons, kas turklāt ir super labs pavārs, viņam Cēsīs kests, tur Michelin gaida restorāns un tā. Bet kas ir, tu pats gatavo, tu esi ēdienu gatavotājs? Jā, man ir, es esmu ēdienu gatavotājs, un es jūtu sevi arī to barotāja, to sajūtu. Zini, kas ir, es jau pat sen pirms es biju tur vecā, man liekas, pat pirms es biju tas vecāks, ja, un tam līdzīgi. Man vienmēr bija tāda sajūta, ka ja cilvēks atnāk, tev viņš ir jāpabaro, piemēram, ja ciemos atnāk pie manis, man viņš ir jāpabaro. Un tā lieta, tā gatavošana man arī sākās no tā, ka man mamma, tētis, abi divi bija tādi labi ēst gatavoja padomu laikā, ja, kad produktu tā amplitūda, garšviela amplitūda bija salīdzinoši niecīga. Ja. Mums vienmēr mājās bija garšīgs ēdiens. Okay, tas ir. Un es zinu, ka es gāju, piemēram, pie kaut kādiem draugiem, un viņi, ar tur cepta vistu būšot, un es ēdu, liekas, ka man tā kā plasmas gabals, ja, ko jūs neienas, tur, ko. Mamma viņi nemāk, un tad es sapratu, jā, ka visiem tas nav dots, un tad bija kaut kāds moments, ka es dzīvoju laukos vienu brīdi, ja, un tur mēs dzīvojam tādā pamatīgā trūkumā, kur tiešām, tāda pusnaturālā saimniecība bija ļoti maz naudas, un bija, kartupeļu burkāni, bija būrīšos trūši, ja tev vajadzēja trustu, tad vajadzēja pašam arī tā sacīt, tur izdarīt to lietiņu, ja. Cūgaļi tika iesālīti uz visu ziemu, ja, kur pēc tam bija, tur uz pavasari bija jāmērcē 3 stundas, un bet bija laiks. Bija laiks, jā, toties, darba nebija, naudas nebija, bet bija laiks, jā, attiecīgi. Un tad varēja, vai ne, skatīties tā, ko es varētu iesākt ar šo, tādu ķīniešu pieeju, kā pagatavot visu apmēram. Jā. Bez tām tagad visu fitness modeļu pavāru grāmatām, kas katram ir Ziemassvētkos sadēļ. Jā, internets tad arī vēl nebija tur, un tajā laikā es kaut kā tā ļoti attīstīju tos sevī tādu, tādu radošo gatavošanu, ne pat pēc receptes, bet tā kā pastīsimies tā, receptē ir rakstīts apelsīna, man ir gurķi, jā. Apmēram kaut ko var, moški līdzīgi. Tādi, jā. Un kā tikt galā. Bet jā, man ļoti, ļoti patīk, kad ir laiks aicināt cilvēkus un viņus cienāt, tāpat ģimenei pagatavot. Jā, tā tur. Kas ir tavi ēdieni, kurus tu uzskati, ka šito es gatavoju ļoti labi?
Un citi, nu, tā kā, jo man ir daži tādi ēdieni, kurus man liekas, ka es gatavoju izcili, perfektās. Un man citur negaršo, kā ir pagatavots. Man tā ir augstā zupa, man patīk, kā es pagatavoju augsto zupu. Okay. Un, ja starp citu, augstā zupa gan ir. Man ir tāda lieta, kad es eju ziemā uz kafejnīcu vai vasarā, tā atšķirība. Es katrā kafejnīcā, kaut kur mēs ejam, ja es ņēmu 2 ēdienas, tad es gribu ziemā suļānku pagaršot, jo pēc tā kāda tev kafejnīcā ar suļānku kaut ko var pateikt, tā kā cilvēku var pateikt. Jā. Pēc suļānkas var pateikt pa kafejnīcu, un arī pēc augstās zupas vasarā var pateikt. Es piekrītu pa suļānku, es pagājušu vasaru, es neteikšu, kur tas bija. Jo es negribu, tā pavisam, bet jā, kad es paņēmu, es biju Kuldīgā, ēdis. Okay, mums paliek 4 vietas. Saļanka, jā, un tas bija brīnišķīgi. Un tad es kaut kad pēc pāris dienām braucu un iebraucu, reku, te arī dod saļanka, es arī paņemšu. Un es saprotu, ka tur ir kečup pudeli tieši blakus stāvējusi, jā, pavāram, un tāda ir tā saļanka. Pēc tā var pateikt. Pēc tā var pateikt, jā, attieksmi pret lietām. Kas būtu tāds tavs ēdiens, ko tu visbiežāk, ja nāk, kas ir Edgars Šubrovs, šito es toču pagatavojuši te tie ciemiņi, kas ir atnākuši. Vispār man ir visādi veidi zupas. Zupas, jā. Zupas, tas ir, bet tas ir, principā, jā, ka tur, man tas neliekās sarežģīti, jā, un tā, tas, ka, ja tev ir izvārīts labs buljons, tad pēc tam, ar gandrīz jebkādām sastāvdaļām tu vari uztaisīt. Bet zupa arī ir radoša lieta, jo zupā tur katram ir, neviens negatavo vienādi, ne frikadeļu zupu, ne pupiņu zupu, tas ir viss tāds radošs process. Kurā brīdī tu ko ieliet, cik mīksts ir burkāns un tam līdzīgi. Buljons taisīts. Pēdējā laikā es taisu baklažāns, bieži man ir iegaršojušies, jā, visādos veidos, jā, gan tur humusā, gan grilētus, gan ko, un pie tam atkal. Un tas man viss kas kādreiz likās, kas sarežģīti, un tagad tas liekas tik šausmīgi vienkārši. Ka tur nekas nav jāsarežģī, vienkārši ir garšvielas. Un caur to ēdienu kaut kādā mērā es jūtu, cik brīnišķīgā laikmetā un vietā un pasaulē mēs šobrīd dzīvojam, jo neviens man nevar iestāstīt, ka tos 30 gadus atpakaļ, kad tie sahalīnas kalmāri savā sulā, ko varēja nopirkt tajā veikalā, ja, ka tas bija kaut kas, viņi bija ok, bet tas bija viens no labākajām lietām, kas bija tajā laikā, ja, tur tā nelaime, ja. Un kas bija pieejams tādam parastam, zini, man vecāki bija tādi, mamma strādāja pa žurnālisti, ja, un tētis sākotnēji bija kaut kas tā kā sociologs, kas skaitījās skaitļošana, tas bija socioloģija. Okay. Bet vēlāk viņš aizgāja taisīt mājals, vasaras mājals, tur pa Namdaru pēc tam kļuva, ja. Un mēs dzīvojam, tādā padomu algas līmenī, un es atceros to, ka, tas ir tas moments, kāda tā attieksme ir, ka veikalā tu ņem to kartupeli un izšķīst rokā, un tas nav neparasti. Tu tajā brīdī, tu neliec paustu, Rimī, kādas šausmas jūs pieļaujat, kas, tas ir normāli, tu parakņājies, tur ir labi arī daži, tur kāds būs labais, Un tāpat visi tie ēdieni un attieksmi pret to, un tās pavāra grāmatas, kur bija nesen lasīju ar faktu, ka faktiski tāda padomu pavāra grāmata ar tiem produktiem, kur nevienu, kāda apelsīnu sula, ko jūs ņirgājaties, kāda apelsīnu sula tur kokteilim, ka tā bija gandrīz vai domāta tādiem ārzemniekiem, ka lai viņi redz, ka liek, mums te tāda produkta, viņš pašķirs pavāra grāmatu, redz. Apelsīnu sula ir. Jā, bet, mīlu es šito te lietu, izpaust kaut kādas jūtas caur ēst gatavošanu. Jā, tas ir skaisti, bet tā attieksme par ēdienu, protams, es esmu dzīvojis jau vairāk laikā, kad ir, labi, nav tik daudz pieejams kā tagad, bet es vēl esmu piedzīvojis to, ka, un tagad tas vispār liekas neiedomājami, ka tā cilvēki darītu. Kā mana ģimene atguva to lauka īpašumu vecāņas dēļ, un mums tur tad, kad liela tā zem bija, un tagad mēs esam atstājuši, mums ir atstāts dārziņš, kaut kāds pāris vagas, lai tur priekš mums pietiek, kas ir forši, jaunie kartupelīši vasarā vai kas, bet tajos laikos, kad es biju sīks, un mūsu ģimenes draugiem, mums bija 2 lieli lauki, un mūsu ģimenes draugi, tur tā kā šitās mums bija draugi Liepas, Jansona, uzvārdi šitās 2 vagas, tad Liepas atbrauca pašas un sasēja tos kartupeļus un paši brauca nolasīja, un tur tālāk taisījām, tad bija Jansona vaga, ka toreiz tas bija tik svarīgi, ka ir tās vagas, ka savādāk nevar tikt pie tiem labiem kartupeļiem,
Un kas bija traki mazliet, ka vecmāmiņa, lai viņai viegli smilts, viņa pēc tam nevarēja pieņemt to, ka tagad tā vairs nav. Un kad katru gadu, tā kā šogad vairs netaisam 15 kartupeļu vāgas, kādam viņam ir, viņas ir arī jāravē, uztaisam vienkārši, 6, 5, lai tā forši ir, un to vecmā, nē, bet tad nepietiks visai ziemai. Un mums bija tāds vecmāmiņa, tagad var arī nepietiks visai ziemai. Jā, tā, bet... Kaut kas skaists bija tajā. Tajā ir, noteikti, jo tieši tā, ka tas var būt kaut kāda arī... Nē, tas tā gudri skanēs, ja, bet tādā veidā tu taisi kaut kādu, stimulē kaut kādu vēsturisku atmiņu, ja, ka tiešām tu parādi tam bērnam, ka tam visam, tai padomu laikā, protams, ja, ka tam vienkārši nav jābūt tik sūdīgi, kā tie krievi cenšas iestāstīt. Ja. Ka tā kolektīvā saimniekošana noved pie sapūšiem kartupeļiem veikalā. Ja, tieši tā. Un tā pie tās gaļas, kur tur pārdevējs jau nogriezis visus labos gabals nost. Ja. Šeit Guzenko bija tāds stāsts stand-upā, un viņš pēc tam izstāstīja, ka tas ir bijis patiesa stāsts. Un ka tā tiešām bija, ka tu Rimī pasūti desu, vai kaut kā to gaļu, un tad viņi tajā griezējā viņi sagriež, un tad, kā Guzenko saka, cēnēs paņem, man lūdzu šito te gabaliņu, un viņš vienkārši redz, ka tā pārdeve, viņi tā sagriež, un tad vienkārši tā viena gabaliņā. Vienkārši tā ir mana gaļa. Ko tu dari? Es vēl nenosvēru. Jā, tas gan, es viņam arī to teicu, vēl jau nav nosvērts. Bet es gribēju notestēt. Vai var pārdot vispār. Bet tas, ko es gribu pateikt, bet vispār ir kaut kāda šausmīga, varbūt tā jau ir galvā, bet, piemēram, manā gadījumā tie ir mūsu laukos vai sievas tur laukos vai kaut kādu pašaudzētas lietas, vai arī es tāpēc tagad tādu tikai pašizmakšķerētas zivis, jo es šeit braucu copēt, jo, ir kaut kā tā zivī, ko tu pats esi izvilcis, vai viņi ir augus dabīgi, jo to gan īstenībā man pat apstiprināja vienā raidījumā viens, kad, ir jau tā, ka tās zivis, kuras audzētavā, viņas jau nēd, viņas ēd kaut kādas speciālas barības, lai viņas tā kā ātri izaugt un tā. Un zivs zivs ļoti garšo pēc tā, ko viņas ēd, un līdaka jau tomēr tā, kas, dzīvo tur Usmas ezerā, un tu viņi izmakšķerē, viņi ir ēdusi to, kas ir Usmas ezerā, un tad, protams, viņi pēc tā arī garšo. Un tā ir mana tā vecā sagādnieka, kāpēc es vairāk esmu catch and release cilvēks, kas izvēl patīk sporta. Bet šā tad man patīk aizvest mājās to zivi, un kaut kas tajā visā, tur ir kaut kas superīgs. Ka tu pats, tu esi izgājis mednieku? Nē, es izgājis mednieku. Es izgājis kursus, bet es neesmu nolicis eksāmenis, jā, bet es pusēs aizmirsu, bet es gribētu pie tā atgriezties, bet es domāju, man vajag atrast kādu kompanionu, jā, jo es saku, es biju vienkārši šokā no tā informācijas apjoma, ko man uzgāza virsū. Tas tā kā visu vidusskolas vielu visos priekšmetos reizē apmēram tāda bija sajūta, ka tev kaut kā 4 nedēļu laikā uzgāzt virsū. Un mans pats pēdējais jautājums par ēšanu, un tad es varbūt izstāstīšu savējo, un varbūt tev ienāk prātā, tev ir palicis atmiņā kaut kas dīvains, ko tu esi redzējis, kā cilvēks gatavo ēdienu, un tu tev ir tāds, tā arī, jo man liekas, ir kaut kādas visādas interesantas metodas, kā gatavot. Tev ir kaut kas tāds atmiņā noslēgumā palicis, ka tu skaties, un kāpēc tā jādara? Es zinu, ko nevajag darīt. Jā, es zinu, ko nevajag darīt. Es zinu, ka nevajag likt tā uz dullot tās garšvielas, ko tu atrod plauktiņā. Es tā daru. Bet tas bija kaut kādos vēl arī tādos dzeršanas laikos, ka es biju pagatavojis plovu. Rīsus ar gaļu būsim reāli. Tas nebija gluži plovs, ja, bet tur stāv tāds garšvielu rindiņa, ja, un tā. Un it kā viss ēd un nav slikti, un gaļiņa viss laba, un rīs laba, un viss kārtībā, bet kaut kā, viens saka, bet baigi pēc karvalola, un izrādās, ka es biju Baldriāns piespērs klāt tam visam padarīšanai. Tā kā tomēr vajag zināt, ko liek tajā zupā, jā, vai tam līdzīgi. Baldriāns neliekam. Jā. Nažiem jābūt asiem. Tas jā. Man tad noslēgumā, ko es esmu redzējis, man bija kaut kāds 17 gadi, mēs bijām vienā tur, kur klases biedrinē, tur vecākiem kaut kāds liels pasākums, vasaras noslēgums, tur vairāk lauku mājas, tālāk, blablabla, standarts. Mēs tur esam. Tur viens čāls, kā gatavoja vistas. Viņš paņēma vistas, tur sapildīja ar visām garšvielām, ielika viņas folijā,
tad viņš izraka bedri, Jā, ielika tur vistas, uzraka pa virsmu, un tad pa virsu viņām uztaisīja ugunskura. Un tad kaut kādas stundas tas ugunskurs, tad viņš nodzēs ugunskuru, noņēma no tos pelnus un raka vaļā, un tad ņēma ārā tās vistas, un viņas bija ļoti, ļoti garšīgas, kraukšķīgas un perfekti. Un man bija tāds, wow, ka tu riet. Un, zikā, es tajā laikā arī, es esmu aizbraucis prom no vecākiem kaut kādu balīti, es tur visu laiku kādu āliņu, un es skatos tos, ko tu dari? Tu tagad apraks viņus? Jā, kā tu viņus gatavos? Es taisīšu viņām virs ugunskura, man tāds, man to sprāga pasauli. Mēs ar meitu nesen lasījām, jaunākajai meitai 7, un viņa pat lasa jau diezgan labi, bet tāds garāks grāmatas, tad tāds nopietnāks, tad es viņai lasu priekšā, un tad mēs lasījām grāmatu 2 mazu mežonēni. Es nezinu, vai tu ar tādu esi saskāries. Nē, vēl mazu varbūt tās. Jā, bet viņi ir par 2 puikām, kas spēlē indiāņus. Tas ir 19. gadsimta beigas vai 20. sākums, pats kaut kas tāds. Kanāda, jā. Bet viņi tā pa īstam tur aizgāja mežā, un tur bija tas džeks, jā, kurš viņiem tad bija izturības pārbauda, viņiem bija pārgājienā, un tad viens tur nošāva to pīli, tā 14-gadnieks, un viņš lika viņu mālos. Un arī to, ka tur zem ugunskura, jā, un tad viņi, kad tos mālus ņem nost, un tad arī tās spalvas pašas nonāk nost, ka viņi nav tā kā jāplūc. Jā. Bet, kas bija grāmata, bija ļoti godīga, un arī izstāstīja, ka, viena puse bija piedegusi, kas bija tuvāk ugunī, otra puse bija jēla, bet vidus bija labs. Vismaz. Kas tam maziem puikām vajadzīgs? Super. Atkal nesanāca. Nē, mēs beigās izrunājām visas 5 lietas. Mums bija. Ja es gribēšu vairāk par riteņbraukšanu no mūziķiem, es aicināšu Kārli Kazāku, jo tomēr tas vēl... Pareizi. Viņš ir, es pirms 2 gadiem nošpikoju no viņa. Minimāli. Man gribējās kaut ko tādu, bet es domāju, ko es rakstīšu Kārlim Kazākam, ko es pievienošos velo mūzikai. Un tad es uztaisīju sev ar savu iesildītā komiķu un tā laika producentu. Tagad iesildītā komiķa sieva. Mēs izbraucām 3 pilsētas. Man bija Limbaži, Cēsis, Madona, 3 dienas pēc kārtas stand-up izrādes, un mēs visi izbraukājām ar riteni. Tas ir superīgi, ja tā var. Es arī braucu uz koncertu ar riteni un brīnišķīgi. Jā, bet tur Kārlis Kazāks varēs kādreiz tur vairāk. Viņš mums iekabina pagaidām. Visiem. Jā. Labi, Edgars, paldies, ka atnāc un bija 3. koju viesis. Man liekas, bija forša saruna. Cilvēki, ejam uz bibliotekām vai uz mammas grāmatskāpi un skatāmies bez vidutāja. Ja? Grāmatu. Un es pabeigšu skatīties filmu un arī izlasīšu grāmatu. Paldies, atnāc, un forši. Paldies, klausieties, ko es, gaidām 4. epizodi. Varat komentāros ieteikt, kur cilvēka tēmas jūs vēl gribētu dzirdēt, vai vismaz profesiju, jo mūziķis un sportists, man liekas, nākamā vajadzētu sportistu, bet jāstās visi aizņemti. Arhitektu? Jā, Inga Gaila nav arhitekts, bet Zaiga Gaila aicināšu. Vai Ivar Veinberg. Ok, paldies, klausieties, tiekamies jau nākamajā koja epizodē.